Tēvs dzēra, tēvs bija reāli atkarīgs, lietojošs alkoholiķis, kas pamatīgi dzēra, un, protams, dēļ tā arī nāca daudz sekas, fiziska vardarbība, emocionāla vardarbība. Es, principā, dzīvoju laukā, uz ielas, jo mājās man bija vide, kurā, principā, man bija bailes, trauksme, nedrošība. Sāk tur smēķēt 13, 12 gados, sāk dzert alkoholu 13 gados, narkotikas, man liekas, 14 vai 15 gados sāk lietot. Ja tev reāli nav mājās kāds pateicis, Edgariņ, tu esi malacis, super, tev viss izdosies, tu forši, tu labi centies, viss ir ok. Tāds vārds gandrīz neviens neteica. Un tu ej meklē viņus ārā, kur tev kāds pateiks. Tu kādam iesit, malacis, tu esi krūtis džeks. Nevajag sāpes uztvert to, ka tev sāpes ir kaut kas ārprāts, tu tur esi kaut kāds nožēlojums, vēl kaut ko. Nē, reāli uztver to kā reāli savu poweru. Cilvēki, visi, kas dzīvo traumā, visi, kas iet uz klubiem, kuriem vienkārši šis pons, visi, mēs esam krūtis, tur viskrūtākie reāls pilsētā un tā tālāk. Tur apakšā visiem ir kauns. Kauns, kas nāca no bērnības un kur cilvēks vienkārši šo kaunu kompensē. Man tas bija jau, principā, tā uzburbs, ja? Kad es sapratu, principā, viss, ja es reāli tagad neizdarīšu, tad es vienkārši tās pēc sajūtām likās, ka es nomiršu. Edgars Kozak, Jā. Paldies tev, kad es atnācu uz manu podcastu. Tu esi kļuvis par cilvēku, kurš tagad nes kārtīgas ziņas ārā pasaulē, bet esmu pamanījis vienu lietu, kad cilvēki sāk runāt par tādām lietām, par savu pašizaugsmi, par savu augstāko ceļu. Viņi brīžiem ir nesaprasti, un viņi domā, kas tad tas, viņam te viss ir izdevies, viņam viss ir gājis viegli, viņam ir paveicies un tā tālāk. Bet es zinu, ka tā nav, un es zinu, ka tev ir bijis interesants stāsts tavā dzīvē, un tas mans mērķis ir šodien to stāstu izvilkt ārā un padalīties ar cilvēkiem, lai cilvēki var sarezinēt, lai cilvēki var redzēt, hei, no kurienes Edgars nāca, ko viņš ir sasniedzis. Un tāpēc es gribu tev uzdot dažus jautājumus šajā podkāstā, lai mēs varam padalīties ar to tavu stāstu, ar to tavu pieredzi, lai mēs varam uzmotivēt cilvēkus. Un tāpēc tu man varētu dažos vārdos varbūt pastāstīt, no kurienes tu nāc, kāda bija tā tava bērnība, un tad jau iesim tālāk jautājumu. Okay. Paldies, Mārtiņ, ka tu uzaicināji. Patīk runāt ar cilvēkiem, kas arī ir līdzīgs mindsets kā man, ja? Kā saka cilvēks, kas ir, kā es to saucu growth mindset, ja? Mindsets uz izaugsmi vērsts, ja? Es domāju, ka tādi cilvēki tie ir nākotnes līderi. Tāpēc, ka cilvēks mūsu laikos, tu vienkārši nevar neaugt mūsu laikos, tagad tu vienkārši iznīcināsies ātri, ja? Tev jāaug, un tev jāaug, ja tu gribi, protams, kaut ko vispār sasniegt, kaut ko tev jāaug ļoti, ļoti ātri, ja? Un jātiek vismaz līdz tam ritmam, kāds viņš vienkārši iet, ja? Un tas ir forši. Tas, ko tu saki, kad es tur, kaut ko rādu, un ko esmu sasniedzis un tā tālāk, es īstenībā neko tādu baigo nerādu. Es reāli rādu vienkārši to, kā es dzīvoju, un īstenībā es tieši otrādi cenšos parādīt vienkārši kā ir, kam es eju cauri, kādām grūtībām. Agrāk man varbūt tās grūtības bija bail parādīt, ja? vai nebija laiks parādīt, vai zin, kā es teicu arī, tur abrīno cits vienkārši raud un filmēs, es domāju, kā tu sev tādās emocijas, man vispār tajā brīdī gribās noslēgties un visu un pazust, ja? Bet ir cilvēks to dalās, un tas, es domāju, forši, ka tā ir tā ujaзвимость, teiksim, tas tā iet, ka tu nebaidies parādīt savu ievainojamību, ka tu esi ievainojams, un īstenībā jebkurš cilvēks ir ievainojams, jebkurš cilvēks. Un tas arī, man liekas, tā ir brīvība, ka tu spēj parādīt to, kāds tu esi patiesībā. Tā ir patiesa brīvība, ka tu nebaidies paslēpt to, ko mēs tevi runājam. Kas tu esi, ja? Kam tu esi gājis cauri, ko tu pārdzīvo. Tev, principā, nav ko slēpt, līdz ar to par tevi nav nekāda ieroča, kā tu teici. Ja? Tev, principā, neviens neko nevar pateikt, tāpēc, ka tu, principā, vienkārši atklāt grāmatu. Ja? Un viss. Varbūt es kaut ko neesmu pateicis, bet tajā gadījumā man vienkārši neviens to vēl nav uzdevis. Tas arī viss. Ja? Tas ir viss. Es neko apzināti, neko neslēpu. Man nav ko slēpt. Tāpēc, man liekas, patiesa brīvība ir tad, kad tu spēj parādīt to, kas ir patiesībā, nebaidīties. Jā, un to es arī ritīgi respektēju, un tas mans mērķis arī ir izvilkt ārā no cilvēkiem to, ko viņi varbūt nav stāstījuši, un te ir tā iespēja. Un tāpēc es gribētu arī tev ievest iekšā tajā pagātnē, kur varbūt tu vari padalīties ar cilvēkiem, kāda bija tā tava bērnība, un pastāstīt, kas notika tev tajā laikā, kādas bija tās tavas emocijas, kādi bija tie tavi apkārtējie cilvēki, jo, kā mēs runājam pirms tam arī, kad tā bērnība ir tā, kas mūs formē tagad mūsu tajā pieaugušo dzīvē, un no turienes nāk ārā daudz dažādas traumas, kuras varbūt ir sliktas tajā brīdī, bet ir labas tā kā nākotnē, bet viņas noteikti ir jāizstrādā, lai tā enerģija atbrīvotos un tā kā mēs būtu ar pareizu fokusu un enerģiju tālākajos mērķos. Un kāda bija tā, Edgar, tā tava bērnība? Tā kā varbūt var pastāstīt, varbūt tādus spilgtākos momentus,
kāda tev viņi izskatījās, kas bija tās emocijas, ar kurām tu gāji savā ikdienā? Okay. Principā, kā jau uz visām lietām var paskatīties no vienas puses, no otras puses, ja? Es mēģināšu paskatīties no abām, jo es daudz gadus skatījos, ka es gāju terapijā no negatīvās puses, ja? Ka tur viss bija slikti, ja? Ka man vecā tēvs dzēra, tēvs bija reāli atkarīgs lietojošs alkoholiķis, kas pamatīgi dzēra, un, protams, dēļ tā arī nāca daudz sekas, vardarbība, fiziska vardarbība, emocionāla vardarbība. Ja? Mamma audzināja, principā, 5 bērnus, principā, laika gaitā 5 bērnus. Ja. Tātad, principā, kas arī, visu mūžu viņi, principā, veltīja bērniem, ja. Un tas arī, kāda bija mana bērnība, principā, es biju ļoti aktīvs, hiperaktīvs. Es biju ļoti hiperaktīvs, man bija ļoti daudz enerģijas, kā to arī mēs te runājam. Es biju radošs, es biju reāli darītājs, es vienmēr gāju darīt, taisīju štābiņus, taisījām tur pagarbā visādus štābiņus, es ierosināju, es tur visu kārtoju, es organizēju visu to pasākumu, visus tos džekus. Ja. Principā man tas ļoti patika. Plus es vienmēr nodarbojos ar sportu, vienmēr futbols, basketbols, mēs tur spēlējam visādus kvadrātus, vēl visu kaut ko, teiksim, ja, no rīta līdz vakaram. Man patika, es principā dzīvoju laukā, uz ielas. Jo mājās man bija vide, kurā principā man bija bailes, trauksme, nedrošība. Un tāpēc es agrāk to arī tikai nesen sapratu, kad es kāpēc negribēju mājās nākt. Ja, tāpēc, ka es biju reāli cilvēks, kas izauga uz ielas. Un ja cilvēks izauga uz ielas, protams, uz ielas arī bija daudz bīstamības, daudz bīstamas sarežģītas situācijas, kur vienkārši tu biji spiests tajā situācijā adaptēties. Ja, teiksim, tajā brīdī tas bija liels, protams, risks, bailes tāpatās. Ja. Noscīt, tā kā mājās ir viens bailes, tu izēj ārā, tur tev jāspēlē cita spēle. Tur tu izēj ar lieliem džekiem, tev tur, kā saka, arī jāspēlē. Tu tur nevar būt nekāds vājies. Ja. Un tas lielākā problēma, lielākā grūtība, ka visi tie, kas iet ārā uz ielas, viņi visi ir iekšā mājās traumēti, visi, pilnībā visi. Ja. Tāpēc, ka tādu piesaist, tāpēc arī interesanti tagad arī, ja, man tur viens džekis, tāds DJs, ja, sakoja, tu nevar atrast meiteni, tā tālāk, tur viņš tusē un tā tālāk. Es saku, kādu tu gribi meiteni atrast? Šaka, kas netusē, kas nedzer, es saku, vecīt aizmirsti. Šaka, es saku, tu neatbilst tai meiteni. Kā es saku, tu taču pats tusē, tu pats lieto, es saku, tas jums nekad nesakritīs kopā, jūs esat pilnīgi 2 dažādi cilvēki. Ko lielākā daļa cilvēku saka, es gribu tādu partneri, vai tu pats atbilst tam partnerim? 95% cilvēku neatbilst tam partnerim. Un viņi grib un gaida kaut kādu ideālo partneri. Nekad mūžā tev neatnāks ideālais partneris. Tas pats, ko es teicu, piemērs, kad bērnībā tu izej ārā, tu esi traumēts, tev mājās reālais fiziski, emocionāla vardarbība, tu izej ārā un atrod tieši tāds pašs cilvēks. Un jūs apvienojaties. Tāpēc, ka jūs viens otru saprotat. Un tur jūs ejat, ko jūs ejat ārā, uz ielas, ko jūs ejat kompensēt kaunu, ko jūs dabūjāt mājās, tāpēc, ka pašu pamats sajūta, visdziļākā sajūta, ko mēs noslēpjam visi, tas ir kauns. Kauns par to, kāpēc mani tur reāli sita, kāpēc man tur aizskāra un tā tālāk, kāpēc es, ja, un tu izej ārā, un tu kompensē, tu parādi. Es esmu reāli varens, ja. Un tur tu ej vienkārši un rādi to pretējo, tāpēc, ka tev mājās reāli to neviens, neļauj apliecināties, ja. Un tu to kaunu ej ārā, kompensē uz ielas, un es biju tas cilvēks, kurš to darīja, protams, daudz, kas bija arī, teiksim, piedzīvots rajonu visādās tur rajonu kaujās, cīņās, visādos noziegumos un tam līdzīgās lietās, ja, kas bija, kā saka, līdzējošs seks visam tam tālāk. Tur, sāk tur smēķēt 13, 12 gados, sāk dzert alkoholu 13 gados, narkotikas, man liekas, 14 vai 15 gados sāk lietot, ja, jau reāli diezgan nopietni sāk lietot. Tas bija līdzējošs seks, un arī kāpēc cilvēks iet tur lietot? Kā es teicu, pirmais, tu ej sākumā reāli, visi iet pēc sajūtām. Tev ir šīs sajūtas, un tu ej kompensē šīs sajūtas. Ja tev reāli nav mājās kāds pateicis, Edgariņ, tu esi malacis, super, tev viss izdosies, tu forši, tu labi centies, viss ir ok, tev forši sanāk, ja? Un tāds vārds gandrīz neviens neteica, un tu ej meklē viņus ārā. Tu meklē viņus ārā, kur tev kāds pateiks, tu kādam iesit, malacis, tu esi krūtis džeks, reāli, ejam tur kaut ko darīt, kaut ko, ja, tur. Un tur tu ej apliecināties. Un tur, principā, visi cilvēki iet apliecināties. Tāpēc, ka visiem cilvēkiem pamatā ir šīs traumas. Un trauma tā ir galvenā lieta, galvenais šis virzītājs, kurš virz, principā, cilvēks. Tā ir visdziļākā lieta. Tāpēc tā ir tā lieta, ar kuru, principā, jāstrādā. Ja? Un, tad es gāju ārā, un otrs, tad cilvēks iet lietot. Un, kad cilvēks iet lietot, viņš jau arī lieto ne jau tāpat vien. Ja? Tāpēc, ka viņam reāli ir sāpes, viņš tās sāpes grib remdēt. Viņam
nav šis endorfīns, nav šis laimes hormons, viņš praktiski nejūt, tāpēc, ka viņam nav, ja. Viņš vienkārši iet un viņš atrod, padzer alkoholu, man tas pats bija, iedzer alkoholu, ja, vai tu ielietu narkotikas, un tu jūties viss. Beidzot, es atradu savēju, es atceros, man bija tāda sajūta, es atradu savēju, es domāju, viss, es esmu beidzot laimīgs. Ja domāju, 15 gados, es reāli, kad ielietu narkotikas, man bija tā sajūta, es atceros to sajūtu, es domāju, man bija nereāls bailes, te pašā laikā man bija reāli tā eiforija. Es saprotu, viss, es esmu atradis savējo, es esmu laimīgs ar saviem visforšākajiem cilvēkiem, vismīļākajiem apkārt, ja, kas arī reāli visi lietoja un tāpat tās nobijušies. Un visu, un, protams, tas sāka pieaugt pieaugušā secībā ar visām līdzējošām sekām. Tas kā vienmēr, jebkas sākumā ir patīkams, jebkas sākumā ir patīkams. Jautājums, kāds tam visam ir seks, ja. Arī attiecības ar kaut kādiem tur šiem destruktīviem cilvēkiem, traumētiem cilvēkiem, ja, tur, noziedzniekiem, vēl kaut ko, tam arī visam būs seks. Jautājums, vai tu tur, tad es, protams, negāju apzināti. Es vienkārši gāju pēc inerces pēc, kur to, principā, vienkārši bija jāiet. Pilnīgi piekrītu. Un kā tu domā, kas ir tie tavi pagrieziena punkti bijuši dzīvē, kur tu pateici, viss pietiek, es šito dzīvu vairs negribu dzīvot, man ir apnikuši tie cilvēki, es gribu kaut ko citu uzsākt, jo cik es saprotu, tev ir daudz citas lietas, kā vairāki biznesi, vairāki projekti. Kurā brīdī bija tie punkti, kad tu pateici, viss jau, es gribu kaut ko vairāk, es gribu varbūt iet tādā daudz veselīgākā veidā, man pietiek viss, tie sūdi līdz kaklam, kurš bija tas brīdis vai vairāk brīži, kur tev griez to visu? Es varbūt bišķi pastāstīšu, jā, tas bija tā daļa, ka mums tur, protams, bija visādas, kā jau zini, kā Džeki, protams, tu gribi pievērst uzmanību, tu tādā veidā pievērst uzmanību, ja, tur ar kaut kādiem, tur, kā es teicu, mums tur bija kaut kādi visu laiku kaut kādas problēmas, kautiņu un vēl visāds tam līdzīgas lietas, ja. Plus tur, nerunāsim, tur loģiski, kur visu laiku kaut kāds nedarbs taisījām, tur logas sitām ārā, ne jau speciāli, bet tas tā vienkārši notikās, ja. Protams. Spēlē bumbi, ja, tur vienmēr kaut kas, ja, tur, uz jumtu vienmēr kaut kāds akmens, ja, nomet lejā vēl kaut kas tāds, ja. Visāds tam līdzīgas lietas, vienmēr, teiksim, bija kaut kas, ja. Bet tai pašā laikā es esmu arī priecīgs, īstenībā man principā, ka mēs visu laiku nodarbojamies ar sportu. Un tas man priecē, jo principā, ja tas nebūtu bijis, tad būtu pavisam traki, ja. Jo mēs kaut ko iedzērām, kaut ko ielietojam, ja, papīpējam, bet mēs vienalga gājam spēlēm futbolu, gājam spēlēm basīti, gājam visādas spēles spēlēm, tas mums principā, vienkārši, citu nemaz nebija ko darīt, ja. Tas ir tas, kas iedeva to pretējo pusi. Kad bija tas kaut kāds tādā veidā nosītas, kaut kāds balans bija, ja, reāli, un bija jautri. Mēs tur, bijām krutākie džeki rajonā, ja, teiksim, un tajā laikā, zin kā, kur tu esi iegūst to apliecinājumu, teiksim, tu jūties krūts, kaut piederīgs kaut kādai organizācijai vai kaut kādam tur baram, teiksim, ja, un tā kā super, teiksim, ja. Bet, protams, tālāk, loģiski laikam ejot, tas viss rada sekas. Sliktāk skolā mācies, reāli vairāk problēmas, jā, teiksim, un, protams, tur kaut kādas cilvēki, protams, arī bija, loģiski nopietnas problēmas, kur cilvēki aizbrauc ieslodzījumos un tā tālāk, kas tur, teiksim, man, paldies Dievam, es laiku biju uz robežu, uz reāls robežas dzīvē, ja, man, principā, visu laiku augstākais spēks mani sargājis no tādām pārmērībām. Es esmu bijis pārmērībās, bet esmu bijis pārmērībās līdz gala robežai. Es, piemēram, nekad neesmu tur špricējies un tam līdzīgas lietas. Man bija vienmēr no tā baila. Es uzskatīju, tabletīti iest vai uzpīpēt ūdens, uzpīpēt šo te zālīti. Man tas likās, cipat nav narkotikas. Tajā laikā, principā, es nezinu, vai es tā domāju, cik es zinu vispār lielākā daļa cilvēku, kas lieto narkotikas, viņiem visgrūtāk atzīt tas, ka tu esi narkomāns. Jo pēc vienkārši teorijas cilvēks, kas pīpē zālīti, cilvēks, kas lieto tableti, viņš ir narkomāns. Tas ir narkomāns, bet tie cilvēki neviens sev nenosauc par narkomāniem. Tāpēc, ja tu sev nosauksi, viss, tu sev salauzi. Un es arī, teiksim, visus tos gadus, kad es lietoju, es sev nekad neatzinu, ka es esmu narkomāns. Man likās, es neesmu narkomāns. Man likās, es tur šeit tabletītes iedzeru kaut kādas, ja tur kaut ko uzpīpēju. Man likās, narkomāni tie, kas špricējās un kas guļ uz ielas reāli tur, vai kaut kādā slimnīcās. Man likās, ka tas ir narkomāns. Ja? Bet īstenībā narkomāns ir jebkurš cilvēks, kurš vienkārši lieto kaut kādu narkotikas aprēķinošu vielu. Viņš ir narkomāns pēc savas būtības. Ja? Un tā ir visgrūtākā lieta, ko cilvēkam viņš nespēja to atzīt. Un tad, kad viņš atzīst, tajā brīdī viņš salūst. Ja? Tāpēc man tas nebija. Es to neatzinu. Es principā tādā veidā arī dzīvoju daudz gadus. Un, protams, tam visam
Skaidrs, jo tu ilgāk kaut ko dari, jo tev tas attiecīgi vairāk pārņem un vairāk tavu dzīvi, teiksim, vādi kontrolē, un tu principā vairs, tā kā īsti neko citu tā kā nevar izdarīt, ja? Un par to, ko tu teici, par to lūzumu punktu, kaut kādu lūzumu punkts bija tas, kad es jau, protams, tur, mēģināju daudzas reizes tā kā tur nelietot vēl kaut ko, ja, teiksim, bet tu jau saudzis ar to kopā, tā ir tava daļa no tavas dzīves, ja. Un es vienkārši sapratu, ka tur, principā, nav reāli nekāds potenciāls, ka tas viss ved nekur. Un kaut kādā brīdī es vienkārši sapratu, kad ir kaut kas dzīvē reāli jāmaina. Kaut kas ir jāmaina. Man, paldies Dievam, bija piemērs, ka mans tēvs reāli nelietoja jau, ja, vairākus gadus. Jo man interesanti, man tēvs iedeva, tā kā ieved tajā iekšā, tajā pašā laikā pēc tam parādīja arī otru pusi, teiksim, ka tu vari iziet no turienes ārā. Ja. Un tas bija man piemērs, ja, teiksim, kad es kaut kādā grūtā brīdī reāli, kad es varēju griezties pie viņa pēc palīdzības. Es paprasīju palīdzību reāli, ja. Un tad, protams, es aizbraucu uz Rīgu. Rīgā es tur sāku, protams, kaut ko strādāt un diezgan ātri attaisīju biznesu vaļā un sāku Rīgā, principā, pelnīt diezgan lielu naudu. Protams, ka pirmos gadus Rīgā es arī vēl patusēju, ja, teiksim, man patikās pa klubiem staigāt, ja. Un kā saka arī, ja, tā klubu kultūra arī, zin kā tā liekas, tā vispār, visi, kas iet uz klubiem, liekas, tie taču krūtie cilvēciņi, smukus apģērbušies, piebrauc ar smukām mašīnām, ja, uzpūlēts mašīnītes, visiem liekas tas sabiedrības krējums. Tur viss ir super. Tur 90% narkotikas viss lieto. 90% lieto. Un tas arī, zin kā, ka tu dzīvo tā ilūzijā, ka tev liekas, ka tu esi krūts. Un man arī likās agrāk, ka esmu reāli krūts, ja. Tāpēc, ka tu tusēs, skaists meitenes, viss Džeki Forši, tur viss tā kā situēti, ja. Un tā ir tāda ilūzija, kurā tu dzīvo īstenībā reāli. Tāpēc, ka tu pēc tam aizēji mājās, tāpatās pamodies viens pats, vai ar ko tur, ja. Un tā sajūta, vistrakākais, kā tā sajūta, ar kādu sajūtu pamodies. Ar sajūtu. Tu pamodies. Tukšums, vientulības sajūta, vilšanās, sāpes, ja, teiksim, ka tu saproti, bļēns, es atkal reāli notusēju 2 dienas, ja. Saproti, bļēns, priekš kam es to darīju, ja, ko es no tā iegūju, un tā tālāk. Un tas, teiksim, sāk augt, šī neapmierinātības sajūta sāk augt, kamēr kaut kādā brīdī es sapratu, kad, viss, man tas bija jau, principā, tā uzburbs, ja, kad es sapratu, principā, viss, ja es reāli, tagad neizdarīšu, tad es vienkārši, tās pēc sajūtām likās, ka es nomiršu. Visi, kad nomiršu, ja, jo katram ir savam cilvēkam, ir savs dibens. Dibens jāsniedz obligāti. Jo kamēr nesniegs dibenu, tu īsti nevarēsi neko baigi kardināli pamainīt. Tas nozīmē to, ka tev, principā, caur baigākām sāpēm reāli būs no turienes jāiet ārā. Kāpēc mums ir dots sāpes? Sāpes mums ir dots tāpēc, lai mēs reāli kaut ko darītu. Navigācijas sistēma. Tieši tā, tev reāli iedod sāpes, tev iedod stimulu, tev, uzsit konkrēti, ja. Tieši tev uzsit, tev tas pirksts uzpam, visu tu skrien, tur pie ārsta uzreiz, ja, līdz šim tu neskrēji, ja. Tas ir tas mūsu stimuls izaugsmē. Sāpes. Nevajag sāpes uztvert to, ka tev sāpes ir kaut kas ārprāts, tu tur esi kaut kāds nožēlojums, vēl kaut ko. Nē, reāli uztver to kā reāli savu poweru. Paņem tās sāpes, to zemāko punktu un uzrauj reāli augšā. Ja? Es, piemēram, šobrīd darīju, ko es tev teicu, man tas nostīdz, tas zemākais punkts šobrīd ir kaut kādās tur attiecībās, kur man uzcēlās šobrīd kaut kāds sajūts. Ja? Es to punktu šobrīd izmantoju konkrēti savā labā. Es izzinu konkrēti to lietu. Ja? Es šobrīd atteicos no ūdenspīpes, reāli nevarēju tur vairākus gadus atmest ūdenspīpu, tagad viss nogriez, viss. Ir momentālākais fokus, tāpēc, ka tu esi iestimulēts, tu nosīt atrodies emocionāli kaut kādā apakšā, ja? Bet tu to momentu var izmantot daudz cits lietas, sakārtot dzīvē, jo tev tas iedod baigāko poweru. Tas tev iedod tādu apzinātību, kā nekad tu pamodies, pamodies. Tu pamodies trauksmē, jā, tas ir trauksmē, jā, bet tu to var izmantot milzīgi, ja? Man ir bijuši vairāk tā dzīvē pagriezieni, kad es izmantoju to zemāko punktu, lai reāli kaut ko dzīvē mainītu. Tas pirmais solis man bija, protams, es vienkārši tur, 24 gadi, principā man bija dzimšanas diena, es principā 23 gados, principā gandrīz vēl nelietoju. Tur man bija savs biznes, es ļoti labi pelnīju, principā, ja, es patusēju vēl kaut ko, bet es principā nelietoju, bet es neko nebiju nomainījis. Man nebija informācijas, ka vajag mainīt pilnībā vidi vispār, lai to vispār varētu pagriezties citā virzienā, ja. Un, protams, pienāca dzimšanas diena. Protams, dzimšanas dienā reāli. Un es domāju, ka man problēmas ir narkotikas. Es domāju, ka alkohola principā nav problēma. Es šādi tad iedzēru. Ja? Un es nesaku tagad, piemēram, ka man tur bija problēmas, tur nezinu, narkotikas, alkohols, ka es tur katru dienu lietoju. Nē. Brīvdienās es reāli labi palietoju, teiksim, ja? Pēc tam darbdienās strādāju, teiksim. Un, protams, ka tu iedzer alkoholu. Cikla sākums.
tur ir tāds lietas cikla sākums, tu zaudē kontroli pār sevīm, ja, un principā tev ļoti viegli reāli aizliegt atpakaļ reāli. Ja. Un tas man arī notika 24 gadu dzimšanas dienā. Principā es, protams, tur draugiem piedzērāmies. Un, protams, aizgāja narkotikas reāli 2 dienas. Jā, reāli. Es svētdien pamodos, es sapratu visu. Es atkal, principā, savu solījumu sev esmu salauzis, kārtēju solījumu, kas ir visrakākais, kad mēs, principā, nevis tas, ka tu kādam citam, bet ka tu sev esi iemācījies, ka tu esi jau gēnos sev pieradinājis melot sev. Un tu pats, un kāpēc cilvēki vairs pat nemēģina, tāpēc, ka viņš vairs pats netic. Viņš pazaudēs uzticības. Jā. Un tas ir vissarežģītākais, kas ir šo mainīt. Un tur vajag daudz gadus, lai tu iemācītos mainīt. Kāpēc es, piemēram, tagad varu atmest ūdenspīpu, kāpēc es varu, piemēram, pagriezties citā virzienā, kāpēc es varu tagad iziet ārā no kaut kādām destruktīvām attiecībām, kaut arī man sāp, bet es tur neeju atpakaļ vienkārši kaut kādas lietas. Tāpēc, ka man šī ticība parādījusies. Ticība sev. No tur jau tā lieta, es saprotu, ka es eju, tā ir man izvēle. Es neiešu tur, kur man sāp, vai tur, kur man būs slikti, vai kur es pats sevi sagandēšu, teiksim, jā, kaut kādā ilgtermiņā. Es saprotu, jā, man tur, man patīk to ūdenspīpu pīpēt, man kaut ko es tur iegūstu, bet saprotu, vai tas iet kopā ar maniem ilgtermiņa mērķiem. Tas neiet kopā ar ilgtermiņa mērķiem. Šodien tas neko nedod. Šodien uzpīpēju, un tev nekas nav. Un tu aizies mājās, tad viss ķipa ir ok. Rītdien uzpīpēju, arī principā viss ir ok. Ja tu tā gadiem reāli lai pīpē, ja, vienkārši kaut kā saka cilvēkam, lai cilvēks kaut ko dzīvē pamainītu, pirmais, ko vajag izdarīt, vajag vienkārši izlasīt teoriju. Izlasīt detalizētu teoriju, ko nozīmē, kādi ir izmeklējumi, kādi ir atklājumi un tā tālāk. Un tie, kas smēķē ūdenspīpi, kas vispār smēķē, tas ir pierādīts cilvēks vismaz 10 gadus pazaudē dzīvē. 10 gadus stabili pazaudē. Tas ir garantēts 75%, ka tu nomirsi ātrāk reāli nekā par vidēji parastais cilvēks. 75% garantija. Kur vēl pēc kam? Ja tu gribi tur pietiekoši labi, veiksmīgi dzīvot, saproti, tā ir man atbildība, teiksim, jā. Kur es eju un kur es neeju, ko es daru, ko es nedaru. Tādu kopsavilkumu, ko es tevī un tavā stāstā redzu, ir arī dažas līdzīgas lietas, kas ar mani dzīve bija diezgan līdzīgas un sasaistīts. Un tas pirmais bija, kad augstākais spēks tevi vienmēr sargāja, un es tieši to pašu jūtu. Tā kā man arī cilvēkos bija cilvēki, kuri gāja tādās lielās galībās, bet es kaut kā līdz tām galībām netiku. Es piebremzēju pirms tiem lielajiem sūdiem. Ne? Un, manuprāt, tas arī bija ritīgākais augstākā spēka darbs. Un tagad, ko esmu pamanījis savā dzīvē, kad tam visam bija jānotiek, lai, teiksim, mēs par to varētu runāt, lai mums būtu tā bagāža un mēs varētu būt autentiski un stāstīt, kas notikās, kā to visu var mainīt, lai citiem cilvēkiem dot to motivāciju. Jo, ja mēs būtu aizgājuši galībās, jā, diemžēl tur varēja būt cietums, tur varēja visādi ieslodzījumi būt un problēmas, un tad tu nevarētu tur cilvēks vairs mācīt no tās situācijas, jo būtu ieslodzīts. Man ir reāli pierādījumi, man ir vairāk bērnības draugi jau gājuši bojā, jau nomiruši reāli. No alkohola, no narkotika pārdozēšanas, ja, un kas cilvēki, kas sēž cietumos, reāli. Tas ir tās seks vienkārši, ja, un es arī kaut kur visu laiku tur peldēju uz tās robežiņas, ja. Vienkārši, kā es teicu, jā, tas augstākais spēks man sargā, ja, otrs man, principā, mans augstākais spēks arī bija mani vecāki, ja, teiksim, man nosacīt, ja. Viņi audzināja man tā, kā viņi mācēja, kā viņi zināja, kā saka, viņi tieši tādi paši traumu ķilnieki, tāpatās kā es, ja, un tas tā vienkārši ir. Bet tas, ka viņi man reāli bija mājas aresti, man bija mājas arests laikā. Man vienkārši laiku turēja bez mazā ieslodzījumā, reāli mājās. Ja? Un man tas ļoti nepatika. Protams, es tur reāli biju brīži, kad es reāli muku no mājām projām. Ja? Bet tas man arī kaut ko iedeva. Tāpēc, ka kaut kādos brīžos, reāli nopietnos brīžos, es reāli nebiju uz ielas. Saprotu, es nebiju uz ielas, es nevarēju būt. Un viss, un tajos brīžos notika kaut kāds izšķirošās lietas. Tāpēc tas ir tas augstākais spēks. Viņš jau tev tur, nevēlkais riķīši, tev apstākļi, ko viņš tev piespēlē, tā kā es tur, tā kā nees tur, kaut kādā brīdī tu esi, kaut kādā brīdī tu neesi, ja? Tas ir tas, kā es redzu, kā es tur gāju, tāpēc... Es arī tā kā augstāko spēku savā dzīvē ar cilvēkiem esmu visvairāk jutis, jo viņš jau ir katrā no mūsos iekšā, un viņš tā kā vada tos cilvēkus, lai attiecīgi varētu piebremzēt vai iedot kaut kādu iespēju, un tā tik tiešām ir, jā, vienreiz tu paliec istabā, bet varbūt kāds no taviem draugiem satais kaut kāds ziepes, kuras varēja būt tā kā izšķirošās tev un attiecīgi sabojāt tavu dzīvi, vai ne? Bet tas, ko tas man deva daudz ko arī labas lietas. Ja? Protams. Šobrīd daudz cilvēku runā, bet neko nedara. Man vispār tā nav. Es reāli daudz vairāk daru nekā runāju. Pat pārāk daudz citreiz daru. Ja? Ka vienkārši vajag citreiz arī varbūt apdomāt un tā tālāk, bet man nav bailes riskēt, uzņemties risku. Ja? Un tā ir arī, tas ir milzīgs spēks īstenībā, ka tev ir šis. Ja? Mēs jau zinām arī visveiksmīgākie cilvēki, viņiem ir šī
uzdrošināšanās riskēt. Tā ir viena no pamatlietām, ka tu vienkārši tas, ko tu izdomā, tu vienkārši pamēģini. Tā ir laba lieta, ko tu principā lielākoties esi integrējis, iemācījies bērnībā. Kā tad tas iemācīs? Tev bērnībā, kā mēs zinām, visi paklausīgie, visi lielākā daļa, es nesaku visi, lielākā daļa, kas labi mācījās, viņiem nav šīs spējas riskēt. Viņš ir ielikts rāmītī, tev reāli 5 jābūt mājās, 8 celies, tev atzīmēm jābūt vismaz 8, tev vienmēr jābūt visām stundām, un tā tālāk. Viņš vienkārši pieredz, un tas ir ok. Es nesaku, ka tas slikti, bet viņam nav šīs spējas riskēt. Un viņš arī vienkārši darbojās tā, ka tas tīrākais darbspēks, kas ir izveidots, darbojas tā, ka tev kāds pateiks, ko darīt, cik ilgi, tad viņš tā arī noprogrammēts. Un tevī nav iekšā tas risks, kas būtu, ja neaiziet šo stundu, kas būtu tieši to kontrolu darbu vienkārši norakstīt vai vienkārši neizpildīt. Vai ne? Tāpēc tiem cilvēkiem, katram cilvēkam vajag darīt pretējo. Ja tu gribi augt kaut kur, tev vajag darīt pretējo. Man vajag mazāk darīt, vairāk padomāt, iedot sev pauzi starp impulsu un reakciju, ko es mācos reāli caur meditācijām, caur visādām praksēm, un man tas izdodās to pauzi pagarināt, un atkal cilvēkiem, kuri ir super disciplinēti regulāri, viņiem vajag atļaut sev pofīgi nokavē, pofīgi neaizēj, iedot sev šito te otro, to pretējo lietu, nekas nenotiks, kad tu nokavēsi. Tev nekas tu nebeigsies. Nekas nenotiks, ja tu nenoliksi 8 vai, nezinu, tur 6 viņiem dabūs. Tas nekas, ja. Es pēc meitai gribu iemācīt tādu vidusceļu, teiksim, ja. Es saku, man vispār vienalga kāds atzīmes. Es saku, galvenais, lai tu reāli ej, lai tev ir interesanti, lai tu no turienes kaut ko iegūst, ja, un viss. Man nav svarīgi, kādreiz, tu saki, ko es šodien slikti jūtos, es saku, nav problēmas. Neejam skolu, man tas nav svarīgi. Es domāju, es ideāls tēvs, ja, teiksim, šajā ziņā, kad es saku, man svarīgi, kā viņi jūtās, un es cenšos pēc iespējas vairāk tā ieklausīties. Ja. Man nav, es šeit atkal es daru pretējo, ja man tur teica visu laiku jāiet. Es saku, principā, nav vienmēr jāiet. Un ir īpaši sievietei. Tā kā, ja tu audzini meitiņu, tur, protams, tev vairāk viņai jābūt iekšējo savu emocionālo stāvokli, lai viņa dara lietas, kad viņai patīk, kad viņa ir tas tā kreativitāte. Nevis, zini, kad tu ej pret savām emocijām, ka tiešām tu vienkārši spiedi tās lietas, vai ne? Un pēc tam, kad tā sieviete izaug, kad viņai nav vispār nekāda saprašana savā emocionālā sistēmā, viņa vienkārši nesaprot, kas no kurienes kaut kas notiek, viņa ir notrigerota, viņa nevar iečakoties ar sevi, tas jau ir atkal kaut kas slikts. Jā, bet tāpat tās būs jādara daudz, ko mēs negribam. Jā, vairāk skaidrs. Un es domāju, ka tas ir ok, jo caur to mēs arī mācāmies kaut ko tomēr darīt, pārvarēt, jo tu nevari tikai darīt to, kas tev patīk. Es tā domāju, kaut gan varbūt ir piemēri, kuriem tas ir super, ja? Manā pasaulē tas pagaidām es neredzu tādus piemērus, teiksim, ka tu tā varētu dzīvot. Teiksim. Biznesa pasaulē tīpaši, tā kā, ja mēs skatāmies uz to, es domāju, tā ir tā perspektīva, ar kuru mums vajadzētu skatīties. Tur noteikti tev būs jādara ļoti daudz lietas. Kas tev nepatiks. Un tur būs tik daudz diskomforts kā nekur citur. Tur tu būsi saskāries ar visiem dēmoniem, kas tev iekšā visos tumšajos stūros sēž, vai ne? Un tieši runājot par tiem dēmoniem, es arī gribu iegriezt to sarunu, dzirdot to tavu stāstu, es sadzirdu tādas līdzīgas situācijas, līdzīgas scenārijus. No turienes jau cēlās ārā daudz tās motivācijas, kuras tev tagad ir pārtapušas biznesā, pārtapušas projektos, vai ne? Piemēram, kā man bija, kad es arī kādreiz lietoju visādas šteles, kad dzēru, kāvos, lietoju narkotikas, braukāju riņķī, nemācījos, bija tāds, teiksim, vērtīgais bulijs un tā tālāk. Tās bija tās lietas, kas man iemācīja to otro pusi, ka, hei, tu vari šito visu atmest, un tu vari tiešām būt tas kolosāls cilvēks bez tām tusēšanām, bez tām ballītēm, bez tās respekta izsišanas. Un es no tā esmu izveidojis tādu rītīgi, teiksim, kārtīgu procesu, kas man sauc, piemēram, A-Player akadēmija, kur mēs nedzeram, nelietojam, mēs sportojam, mēs analizējam sev, mēs esam mīloši, mēs esam kolosāli vīri, kolosāli tēvi, kolosāli biznesmeņi un tā tālāk. Un zinot tevi un redzot, kā tavi tie projekti, es arī gribu dzirdēt to tavu to skatu, kā tas viss iegriezās. Jo tas, ko tu, piemēram, esi uztaisījis ar endorfīnu, kad tu esi uztaisījis ballīt bez alkohola, tas ir vienkārši kaut kas nenormāli krūts, un man liekas, tas izcēlās no tā, kad tev bija tā, teiksim, pagātne ar to negatīvo, bet pasties no tā negatīvā tu izcelt ar kaut ko pozitīvu. Tā kā man interesē tas tavs skats, kā tas tev tā kā deva biznesā to veidolu, kurā tu šobrīd esi iekšā. Jā, es domāju, skaties, jebkurš, es domāju, visspēcīgākie terapeiti, visspēcīgākie doktori, kaut kādi šie cilvēki, kas iet ļoti, teiksim, tādu misijas, kaut kādu apziņu, kuriem ir ļoti, ļoti spēcīgi, ja? Tie visi cilvēki iet no ļoti liels sāpes. No ļoti liels sāpes, ja? Visi bokseri, visi, ja? Teiksim, pastājas, izstudēja viņa dzīvesveids, ja? Viņi ir gājuši no pilnīgākiem dubļiem, viņi visi gājuši no ļoti smagām bērnībām. Tur tāpat tās ir bijusi vārdarbība vispārējais, ja? Bet viņiem tas spēks
Viņš ar to spēku, ar to pretspēku ir aizgājis pretējā un pēc tam parādījis, ka var, jā, teiksim. Tāpēc arī mans tas, protams, tas spēks ir, jā, kā saka, es esmu aizgājis, protams, un es saprotu to, ka to pieredzi, kam es esmu izgājis cauri, ko es pats izgājis uz sevīm iznesis, jā, es varu palīdzēt kādam citam reāli, varbūt tās neaiziet tik smagi, jā. Varbūt tās ātrāk to saprast, jā, tāpēc, ka tādi piemēri, diemžēl, ir ļoti maz. Tādi piemēri, labi piemēri, kur tev cilvēks dalīsies patiesi, jā, mēs varam izlasīt grāmatās, kāpēc nelietot alkoholu, kāpēc tu nedarīt to, jā, vai to nedrīkst, vai tu izlasi likumā, ko drīkst, ko nedrīkst, vēl kaut ko, jā, kauds, tas jau tev neko nedod. Tas, ka viņi izdomā likumu tagad līdz 10 nepārdot alkoholu pēc 10, ko tas dod? Tas neko nedod. Tas neko neizmainīs. Paskatieties statistikas, es domāju, statistikas nekas nemainās. Statistikas cieši otrādi dzirdēja, ka viņas pieaug, kad cilvēki arvien vairāk lieto, ja. Tur nesen iepazinos ar vienu ārstu, kas taisa operācijas cilvēkiem, ja, anesteziologs laikam vai. Un jā, kaut galvenais ārsts, jā, tur, teiksim, vienā lielā slimnīcā, un viņš teica, es viņam pateicu, ko es daru, es tev pateicos par to, ko tu dari. Viņš teica, tāpēc, ka reāli, principā, mūsu valstī reāli tiešām ir nodzerta reāli valsts, ja viņš, es operēju 80% cilvēku mirst reāli tieši dēļ tā, dēļ alkohola, dēļ narkotikām reāli, ja. 80%, jā, teiksim, ko viņam nākās, jā, teiksim. Viņš jau to redz, to galu. Viņš tā redz pašas beigas tikai, jā, pašas beigas. Man pirmo reizi bija tāda atklāta saruna cilvēku, kurš redz pašas beigas. Nesen pagājušā nedēļā, jā. Kurš pateica, Šaka, Edgar, tu ļoti labu lietu dari, tāpēc, ka tu reāli, tu atkal parādi to, lai tas cilvēks varbūt neaiziet tik tālu, jā. Tu lien iekšā saknē risini to, lai viņš izmainītu savu to dabu. Jā, tāpēc es domāju, man liekas, tas svarīgākais, ko ir, tas ir, man patika agrāk, ja tur es ļoti daudz strādāju ar coachiem, ar mentoriem, un kā jau mēs tev runājam, man tur apakšā bija šī dziļā nepilnvērtības sajūta, tāpēc es visu laiku kaut kur centos pilnveidot, ja, tam kā vienmēr ir kā plus gan mīnus, ja, bet man, bija tāda mentori, kas man pateica, klausies, es jau tur runāju, ja, viņš saka, klausies, tu jau уже проработанный, ļoti spēcīgi, ja, teiksim, tev jau ir ļoti daudz ko, ja, tev jāiet tālāk jādod, ja, un es sapratu, ka, principā, pēc kam tu tā kā sanāk, ja tu, principā, visu laiku ej, sevi lietas iekšā, tu esi tā kā egoists, tu tā kā sev tikai sev, ja? Kur tu to liksi? Tev, principā, jāiet atdot ir. Tev kaut kādā brīdī jāgulda sev, protams, tev tai krūzītei jābūt pietiekoši pilnai, ja? Pēc tam, kad tu jūti, ka tev krūze pietiekoši pilna, ja? Ko tas nozīmē? Ka tu sev sāc just, ka tu jūti, ja? Ka tu vairs nekompensē sev, ka tu esi pamainījis savu vidi savā dzīvē, ja? Ka tu esi kardināls kaut kādas pārmaiņas uztaisījis, ko lielākā daļa nespēja. Cilvēki pat nespēja vispār nomainīt savus, piemēram, tur bērnības draugus, visu mūžu vieniem pašiem draugiem, piemēram, ja? Tu pat uz to neesi spējīgs, ja, teiksim, tas arī, tam arī jābūt ir diezgan lielai tādai drosmei un pārliecībai, pagriezties citā virzienā, tu saproti, ka tas tev reāli, tas virziens vairs nedara, ja? Ka tu gribi kaut ko citu, ja? Tur jābūt tai drosmei. Kad tu to esi izdarījis, tajā brīdī, tu saproti, ka tu principā var kādam atdot. Un tad tu ej un palēnām sāc vienkārši dalīties ar to savu ceļu, ko tu esi nogājis, ja? Un jebkurš cilvēks, kas ir rakstījis grāmatu, ja, kas ir, kaut ko, teiksim, tas viņš jau arī ielicis to savu dzīves stāstu. Un tāpēc saku, grāmatas tas ir, man liekas, vērtīgākais, kas var būt. Ja man kādam būtu jārekomendē viena lieta, ko vissvarīgākā lieta, ko darīt, es rekomendētu vienkārši iemācīties lasīt grāmatas. Vienkārši ielikt to kā pārādumu. Es, piemēram, lasu grāmatu katru vakaru, daudz gadus. Citreiz lasu arī tur brīvdienās vēl un tā tālāk. Plus mīnus tur, 10-20 grāmatas izlasu gadā, ja. Es varu pateikt, tas dod vislielāko reāli bagāžu, tev reāli sapratni. Apziņas līmeni, vispārējo, ka tu dzirdi visas stāstus, vispārējo, ja, teiksim, ka tas tev iedod to bagāžu. Un plus tu to visu izsijāt caur savu pieredzi un var kādam atdot vēl citiem vārdiem ar savādāku pieredzi, teiksim, tā. Piekrītu. Jā, jo es tieši to pašu esmu saskāries, kad, piemēram, kā es skatos uz tagad to visu, kad tā krūzīte ir uzpildīta, kad man beidzot ir tā misijas sajūta, kad, visas tās grūtības, kam es gāju cauri, ir īstenībā tagad rītīgi, tam visam ir rītīgākā jēga, lai es tagad varētu dot to tiem cilvēkiem, kam tā kā vēl joprojām ir tās grūtības, vai viņiem vajag tās atbildes. Un tas man dod tādu piepildījumu, es varu noteikti darīt, ka tev ir tieši tāda pats sajūta, ka tu vari palīdzēt cilvēkam ar vienu vienkārši padomu, kas tev nāca no grūtībām, ka tu vari izmainīt viņa trajektoriju, pirms viņš izdara tās ziepes. Tā ir rītīgi piepildīta sajūta, ka tu vari iegriezt to viņa trajektoriju. Es domāju, ka tas ir, kas visvērtīgākais. Ja es tur tagad biju pagājušajā nedēļā vienā retrītā, un es runāju ar cilvēku, kurš principā man, viņš tagad noteikti viens no maniem top mentoriem. Viens viņa vārds. Ja. Tas ir spēcīgs mentors, kad cilvēks ir tik dziļš,
tik dziļš, ja? Ka viens viņa vārds tev, tu par to vārdu pēc tam domā reāli vēl nedēļu, piemēram, ja? Pa vienu vārdu, ja? Un tas ir tas dziļums. Kāds dziļums, kur cilvēks ir gājis tur daudz gadus, ja? Strādājis ar sevīm, sevi attīstījis un pilnveidojis, ja? Ka viņš var ar vienu vārdu tev pagriezt vispār citā virzienā. Un tā ir lieta, ko principā teorija, ja? Tur daudz arī tur coachi vai vēl kaut kas nenoliek coachi, tas arī ļoti svarīgi ir, bet, kad ir jābūt tai praktiskai lietai. Kad cilvēks pats ir izgājis cauri, viņam tas viens vārds, kurš tev principā var paķert tā, kurš tev var pamainīt dzīvi, principā viens vārds, viens ieteikums, ja, viens kaut kāds padoms. Ja. Un tā ir tā visspēcīgākā vērtība, kas principā, diemžēl, pietrūks tādi praktiski piemēri, kas arī iet reāli un dalās. Ja. Piemēram, ir cilvēks, kas ir viņš pagriezies tajā virzienā, bet viņš tālāk nekur baigi nedalās. Ja. Un viņš vienkārši iet un dzīvo, ja. Tāpat, ka es braukāju pa pasauli apkārt. Ja. Un iepazīstos daudz, kur pārsvarās iepazīstos cilvēkiem, kas dzīvo tur veselīgu dzīvesveidu, attīstās, mācās. Tie cilvēki vienkārši pievalkās tev, ja, tādi cilvēki. Tu savādāk nevar, ja. Tu nevari sēdēt vienā istabā, tur nezinu, viens tur dzer aliņu, tu tur vienkārši dzer svaigs piesuli, ja, jums vienkārši nebūs interesants sarunas. Nebūs interesanti, ja, un tā apkārt tie cilvēki pievalkās. Un es redzēju, ka tie cilvēki visi ir super atklāti, forši, ja, bet viņi pārsvarā visi sēž mājās. Tāpēc, ka viņiem nav kur iet. Viņi saka, kur es iešu? Viņi saka, tur visi sadzērušies un tā tālāk, ja. No turienes jau man tās ideja arī savācās. Ka es saprotu, tie cilvēki, principā, viņi dzīvo veselīgi dzīvesveidu, viņi ir drosmīgākie, labākie, spēcīgākie cilvēki, viņi ir atteikušies no kaut kā, ja? Bet tālāk viņiem ir ierobežojumi. Viņš, principā, nevar nekur baigi iziet, jo, principā, 95% gadījumus visur tiek lietots. Visur tiek lietots, un viņam tur nav interesanti. Tāpēc ko viņi dara? Vienkārši sēž mājās, šad tad kaut kur iziet, kaut kur, ja? Tie prātīgie cilvēki, kas baigi nekur, tā kā neizceļās baigi, ja? Bet tādi cilvēki ir. Es domāju, kāpēc tiem cilvēkiem jābūt apspiestiem. Piemēram, es tagad zinu, kad ir jaunieši arī, kas vispār vienkārši pēc savas būtības nekad nav lietojuši. Ja? Un uz endorfīnu pasākumu arī tādi cilvēki bija atnākuši. Es saprotu, super. Un kāpēc tas cilvēks, tie cilvēki tieši otrādi, viņiem būtu jābūt topā, lai viņus visi redz. Tāpēc, ka realitātē viņus neviens neredz. Jo tie, kas lieto, viņus neredz, tāpēc, ka viņi savā starpā nemiedarbojās, viņiem nav interesanti būt kopā. Bet parādīt to, ka īstenībā tie cilvēki daudz lielāk ieguvēji. Saprotu, ka viņš ir tādu īstenībā panākumu gūs reāli dzīvē, ja? Kāpēc, lai viņam nebūtu priekšrocības? Viņam būtu jābūt tieši otrādi priekšrocībām. Pareizi. Un tas ir tas, kā pasauli, diemžēl, iegriez kaut kur, ne tai pareizākā virzienā. Un es nedomāju, ka viņi tagad atgriezīšu atpakaļ. Tas nebūs, es domāju, manā paudzē iespējams, varbūt tur vairākās paudzēs, ja? Vismaz palīdziet tam trendam, tu trendu višķiņ virzīt uz priekšu, nedaudz, teiksim, ja? Lai tas veselīgais dzīvesveids, apzinātais dzīvesveids, ja? Atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, ja? Nebaidīties iet darīt, ja? Strādāt ar sevi, nebaidīties iet tajā dubļos, iet iekšā dubļos, lai tu pēc tam iznākt ārā un varētu, nomazgāties, ja? Bet tev jāiet būs sākumā dubļos, jo lielākā daļa cilvēku negrib iet dubļos, bet viņi dzīves laiku iemet dubļos. Principā viņš pat vismā nemana, ka viņš visu laiku atrodas dubļos. Saprot? Bet kaut kādā brīdī jāiet ir apzināti tur iekšā, un tā ir, man liekas, vislielākā drosme, ka tu vienkārši saproti, ir slikti. Es atzīstu, ka reāli ir ļoti slikti. Jā, pirmais solis vienmēr ir atzīšana, atzīt savu bezspēcību, ka tu esi bezspēcīgs kaut kādā lietā un atzīt, kad ir ļoti slikti. Un es vēl teiktu, sākt uzdot jautājumus. Manuprāt, man dzīve mainījās tad, kad es beidzot sāku uzdot sev jautājumus. Kā šito, kā es varu sasniegt to, kā tas cilvēks to izdarīja, kas man ir jādara, pie kā man ir jāpiestrādā. Līdz kamēr es nesāku uzdot jautājumus, kamēr es sāku dzīvot ar vienkāršiem teikumiem un vienkārši darīt to, ko citi cilvēki darīja, es pakļāvos tai sistēmai, tam, ko visi darīja, kā sāku uzdot jautājumus, tā sāk dzīve ritīgi iegriezties, jo otrpus jautājumu ir atbildi. Atkarīgs ir, kādu jautājumu tu uzdod. Ja tu uzdod jautājumu, kas tev velk uz priekšu un potenciāli uz labāku dzīvi, tur viss notiksies. Visums ir, ka tā arī strādā. Viņš iedos tev cilvēkus, tad viņš iedos noklausījies podcastu. Un tas arī tas mans mērķis ir būvēt to apziņu, ka, hei, ok, labi, tagad es gāju caur tiem grūtiem posmiem, bet pasties, tu ar tos grūtos posmus paņem tagad kā tādu misijas daļu, iegriezt to visu un kaut ko izveidot. Tā kā tu esi izveidojis to endorfīnu, kā, piemēram, es esmu izveidojis akadēmiju, kā tu, piemēram, esi izveidojis savu programmu, vai ne? Nē, tas, ko tu saki, tā ir ļoti dziļa lieta. Es agrāk dzirdēju tādu teicienu, kas man ļoti patikās. Tavs dzīves kvalitāte ir atkarīga no tā, cik kvalitāti uzdos jautājumu. Tātad, principā, jo tu uzdos kvalitīvāku jautājumu, jo tavs dzīves kvalitāte pieaugs. Bet tad, kad tu atrodies tur vēl tajā iepriekšējā kaut kādā tur domāšanas līmenī un tā tālāk, tev augstprātība, kā es teicu, es agrāk domāju, ka esmu daudz krūtāks.
daudz krūtāks nekā es biju, tāpēc man bija tāda pārākuma sajūta kaut kāda, ja? Un tā ir tā ilūzija, kurā tu dzīvo, tāpēc, ka apakšā ir tik ievainots bērns, apakšā visiem, kuriem ir šī pārākuma sajūta, viņš dzīvo šajā ievainotā bērna, viņš vienkārši traumā dzīvo katru dienu. Viņš tā trauma viņu vada katru dienu, tāpēc viņam ir sajūta, es esmu Halks. Es esmu krūts, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ir šī sajūta reāli, ka cilvēki, visi, kas dzīvo traumā, visi, kas iet uz klubiem, kuriem vienkārši šis pons, visi, ja mēs esam krūtis, tur viskrūtākie reāls pilsētā un tā tālāk, tur apakšā visiem apakšā ir kauns, kas nāca no bērnības, un kur cilvēks vienkārši šo kaunu kompensē un iet parādīt, ka viņš ir īstenībā skaists, apliecināties, iegūt ļoti svarīgi daudziem cilvēkiem. Ir vienkārši katastrofāli, ko viņi nav bērnībā ieguvuši šo atzinību. Un viņš iet meklēt atzinību. Atzinību, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņš ir pieprasīts, ka viņš ir, viņš tur iegūst novērtējumu. Un daudz cilvēku no tā ir palikuši atkarīgi. Viņš pat kaut kā ir izaudzis kaut kur, ja, bet viņam tā tendence kaut kur visu laiku ir saglabājusies, iet visu laiku meklēt atzinību kaut kur. Ja. Viņam ir attiecības, ja. Viņš vienalga iet tāpatās kaut kur meklēt atzinību. Tāds cilvēks arī reāli pietiekuši daudz, ja, kuram tas ir tādi gēnos iekšā, tas arī, ka viņš vienkārši dzīvo savus traumas vadīts. Ja. Un ļoti svarīgi, ka tu tajā brīdī, kad tu tajā līmenī atrodies, tu principā nekādas jautājumas neuzdod, jo tev ir augstprātība. Tev ir augstprātība lepnība, tev liekas, nafīgi man uzdot jautājumus, es taču visu zinu. Lielākā daļa cilvēku domā, ka viņi visu zina. Man taču ir ChatGPT, man taču ir Instagrams, ja? Man taču apkārt ir visi cilvēki, kas runā. Es taču principā visu nosacīt reāli zinu. Viņam nav nekādas nepieciešamības uzdot jautājumu. Uzdot jautājumu, kurā brīdī reāli cilvēks sāk uzdot jautājumu. Tajā brīdī, kad tu ielien dubļos un saprot, viss ir galīgā dirsā. Es esmu reāli lohs. Un kad tu sev atzīt, es esmu lohs šajā lietā, un es neko nesaprotu. Un tajā brīdī tu no pazemības stāvokļa var aiziet un paprasīt reāli mentoram, palīdzēs tu man var lūdzu palīdzēt, ja, ko mēs tevīm runājam, ja, ka mūsu laivā Instagramā, ja, ka cilvēki tur ļoti daudz rakstījā, kā saņemties, sākt prasīt, atbrīvojas no savas augstprātības. Tieši tā. Un tāpēc, kā tu vari atbrīvoties no savas augstprātības, dari kaut ko, kur tev varbūt tās būs neērt, nezinu, kā man agrāk arī tur rekomendēja, nezinu, palīdz slimnīcās kaut ko, palīdz tur nabagiem, palīdz tur, nezinu, bezpajumtniekiem, kaut kur, tur, kur tev salauzīs tavu lepnību, tāpēc, ka lepnība ir jāsalauž. Ja tu pats neesi gatavs, man dzīvu salauz, ja, man dzīvu salauz. Es domāju, lielāko daļu cilvēks arī dzīvu salauž. Jautājums, vai tu mainies tajā lūzienā, vai tu turpini tāpat vainot. Vecāki, partneris, vēl kaut kas, ja, priekšnieks, visi ir vainīgi tavā dzīvē, ja? Tad tu, principā, tas tavs lauziens tev neko nemainīs. Tu no tā lauziena iznāks ārā, 20% tu sadziedēji, 30% tev palika vieglāk, un tu atkal aiziet tālāk ar savu vareno reālu pozīciju tālāk. Ja tu sev salauz pilnībā, tajā brīdī tev nav citu variantu, kā iet sākt prasīt palīdzību. Tajā brīdī tu esi gatavs. Da jebkur. Atbrīvojas no savas lepnības, zvani uz ārstniecības iestādi. Brauc, ārstējies. Tas ir obligāti jādara tev tur palīdzēs. Ej pie terapeitiem, ej pie coachiem, ej pie mentoriem. Tagad ir tik daudz iespējas, kur iet prasīt palīdzību. Atbrīvojas no savas lepnības. Bet ja tev nav šis dzīves spēriens, tad tev ir pašam jāizspēr sev kaut kādā veidā, jāizdara kaut kas, lai tu salauz to savu lepnību. Jo tajā brīdī, kad tu savu lepnību salauzīsi, tajā brīdī tu sāc uzdot jautājumus. Un jo tu biežāk sāc uzdot jautājumus, jo tev būs vieglāk arī uzdot nākamos jautājumus. Man tagad ir tik viegli. Man ir pilns fantastiski, ka man ir cilvēki, kuriem es varu jebkurā brīdī piezvanīt. Ja es zinu, ka katrs man palīdzēt viena lietā. Kāds man var biznesā. Kāds man var tur reāli tagad, nezinu, tur ar kaut kādām sajūtām. Kāds man var tur pa meditācijām. Ja? Un man kaut kādā brīdī vajag, man ir tie instrumenti, vienkārši uzreiz prasu. Ja? Un tas ir fantastiski. Tev cilvēks tu aiziet pie viņa, viņš tur 20-30 gadus par to tēmu darbojas. Ja? Viņš tev iedod stundu konsultāciju, tu paņem no viņa jau tādu bagāžu, ja? Ko tu tur, nezinu, varētu lasīt grāmatas gadiem, un to nevarētu, teiksim, dabūt. Ja? Un tāds ir tas, kā mums vajag cilvēkiem iedarboties. Te arī ir tāda liela lieta, jā, kad pirmais jau ir izaudzēt to apziņu un ieinteresēties par to, kāpēc tu dari kaut kādas lietas. Kā traumas darbojās, kā uzskati darbojās, kā emocijas, kā domas, lai tad, kad tu meklē to palīdzību, lai tev tas informācijas daudzums, ko tev dod, lai viņš var tev tiešām iedot un pamainīt to tavu trajektoriju. Jo te arī ir tā lieta, jā, viens tu var forši mācīties caur grāmatām kolosāli, bet otrs atceramies to, ka jā, visums vienmēr strādāts ar cilvēkiem, un ja tu esi sasējis iekšā pietiekami spēcīgs jautājums, teiksim, uz priekšu virzīts, lai attīstītu sev un attīstītu savu dzīvi,
tev atliek varbūt tās uzzvanīt vienam cilvēkam, aiziet ar viņu parunāties, un viņš tev pusstundas laikā atbild pilnīgi visus tiem jautājumiem. Jo kāds strādā, tad, kad mēs esam izsūtījuši jautājumus ārā, tas mūsu enerģijas laukā ir. Un tad kāds, kuram ir atbildes, viņš vienkārši noķer mūs un pēc tam nodod tās atbildes. Vienkārši tas piemērs es varu iedot pēc mūsu laiva. Atceries, tu teicāt, ka man pašam vēl joprojām maz tā problēma lūgt pēc palīdzības. Un tu man to dienu uzspiedi to pa pogām. Un es reiz tajā brīdī domāju, es kādu laiku neesmu lūdzis pēc palīdzības. Esmu izmantojis visus savus instrumentus, tajā brīdī bija saskāries ar tādu ritīgāko triggeri, kas man tā kā attiecīgi ietekmē ļoti emocionāli. Teiksim, biznesa nesākās gada sākumā tik labi, un es sāku just, ka tikko kā man biznesa neiet labi, mans emocijas sāk slīdēt lejā, un es nevaru izvilkt sev ārā no turienes. Man kreativitāte pazūd, spēka nav, motivācijas nav, vēlme paslīdēt visādām tādām stulbām, ātrām labsajūtām, sāk atgriezties kaut kādas vecās stulbās atkarības, un es nevaru saprast, kas tas ir, kas notiek. Un es izmantoju savus instrumentus, un es netieku ar to galā. Un tad tieši tajā laikā mēs sazinājāmies tajā laivā, un tu man pateici, hei, ir jālūdz pēc palīdzības, kā mācot cits cilvēks, un es tajā brīdī šito noķēru kā domu, un uzreiz pēc mūsu zvana es uzrakstīju cilvēkam, kurš man palīdzēja atrast to risinājumu tai problēmai. Jo tas viss process jau man ilgi, jau nedēļām ilgi. Es biju uzdevis tik daudz jautājumus, tik daudz, ko es biju izsūtījis ārā visumā. Es aizgāju pie tā cilvēka, kas dabūja pilnīgi visas atbildes. Es atnācu atpakaļ, es tagad darbojos pavisam citādāk. Man ir spēks, man ir motivācija, man ir deksme, man ir vēlme, man ir enerģija, un man nav tā sajūta, ka es pats sev kritizētu un vilktu uz atpakaļ. Un tikai tāpēc, ka es palūdzu palīdzību. Un lai gan es biju pats sev licis vairāk kārt atgādinājums, un es pat esmu uztetovējis sev pogu ego on-off, tāpat aizmirst par to. Un tāpēc ir tiešām, jo ja tu konstanti strādā ar sevi, strādā ar cilvēkiem, tu tiešām vari iekāpt iekšā tajā augstprātībā, es jau visu zinu, bet neko tu nezini. Tu reāli, un arī tas, jo tu vairāk zini, jo tu saproti, ka tu vairāk nezini. Un tas ir tas fenomens, man es arī esmu tam gājis cauri. Es uzskatu, ka es daudz zinu, gan ka es daudz nezinu. Un tas apusē, līdz ar to, ko tas nozīmē. Es esmu par sevi pārliecināts par to, ko es zinu, bet tajā pašā laikā esmu tieši par to pašu esmu pārliecināts, ka es neko nezinu. Tieši par to vienu to pašu lietu. Un tas ir fenomens. Kad it kā es zinu, tajā pašā laikā, kad tev to tieši tāpatās saprot, ka tu nezini kaut kādas lietas, ka tu nevari kaut kādas lietas ietekmēt. Un tas ir arī, man liekas, tāda būtiska lieta, ka tu neatkarīgi no tā, ka tu loģiski gadiem, jebkurš cilvēks jūt, ka viņam bagāža, viņam ir pieredze vispārējais, atstāt arī sevī šo nezinīti. Atstāt arī sevī šo nezinīti un šo deksmi visu laiku uzzināt kaut ko jaunu iemācīties. Un ne jau kaut ko tur, kā es dzirdu, tur klausos cilvēks, domāju, tur meitene saka, es iešu spāņu valodu mācīties. Es saku, kam tev? Noderēs. Es domāju, bļēdz. Tev nav žēl savu laiku tērēt, vienkārši bezjēdzīgi. Vienkārši, ko es arī mācu mūsu programmā, mūsu Reset 365. Kas ir pats galvenais, reāli kā strādāt ar mērķiem? Tas, kas tev šodien ir. Tev šodien ir problēma attiecībās, tam jābūt tavam galvenajam mērķim. Tam jābūt tavam galvenajam mērķim sakārtot. Ja tu skaties savā spogulī, tu esi resns, tu sev nepatīc un tā tālāk, tam jābūt tavam galvenajam mērķim, lai tu skaties savā spogulī un tu sev patīc gadu beigās. Tam jābūt tavam galvenajam mērķim. Ja tu to neizdarīsi, tu ar katru gadu arvien lielākā degradācija ieliks. Tu arvien vairāk sev nepatiks, un tas, ka tu sev nepatīc, ko tas dod, tas tev pievelk visu negatīvo. Tāpēc, ka ja tu pats sev nepatīc, tas ir viss, tu principā savu dzīves salauz. Tāpēc, ka tu esi pats galvenais cilvēks, kam tev pašam sevi jāpatīk, pats galvenais. Ja tu dzer, smēķē, 90% cilvēkiem visi viņi zina, ka viņi ir nepareizi. Lielākā daļa viņi to nespēja atzīt. Un tas jau ir tas iekšējais, šī disonance, ka tu reāli dari kaut ko tu īstenībā pats dziļi iekšienē zini, ka tu to dari nepareizi, bet tu to neatzīst, lai nesalauz savu lepnību, un tu dzīvo šajā disonancē. Kāpēc tiem cilvēkiem nekad nesanāks labas attiecības? Tāpēc, ka viņiem ir pilnīgi diametrālais lauziens sevi iekšā. Un viņi visi to zina. Un visgrūtākais ir pateikt, kā es saku, noģērbties, plikam, izjūt uz ielas, pateikt, viss, es padodos, viss. Un tas ir visgrūtākais, jo tas ir viss, un tajā brīdī tu salauzi savu lepnību, saprot? Bet tas ir jāizdara, tas ir vienīgais ceļš, ja tu gribi kaut ko mainīt. Un es varu pateikt to, ka to ceļu ir vērts iet. Tas tāpatās, kā ir vērts taisīt preventīvo medicīnu. Ja, teiksim, cilvēki, tas ir pierādīts, var palasīt, ja kurš cilvēks var palasīt statistiku. Es esmu daudz grāmatas lasījis, ja, tur pēc 50, 60 gadiem. Tur, principā, veselības problēmas sākās lielā daļā, ja tur 89% cilvēkiem sākās veselības problēmas, ir 4 lielākās slimības, ar kurām pasaulē nomirst 90% cilvēki, ja, ar slimo 4 slimībām. 80% cilvēki. Un tev no 40 pārējo gadiem sākās šīs problēmas. Ja.
Tev būs jāiet pie ārstiem, tev būs jāmaksā nauda, tev būs diagnoze, tev būs jāmaksā daudz nauda, tev būs jātērē daudz laiks. Tev tas viss būs jādara. Tagad 30 gados, kāpēc tu reāli kodu lieto narkotikas vispār? Tu padomā vienkārši 20-30 gadus priekšu. Tagad ej reāli vienreiz gadā nodod check-up, aiziet visu pārbaudies. Ja? Ej reāli, nezinu, regulāru sporta zāli, lasi reāli par veselīgu uzturu un tā tālāk. Bet tu to nevari izdarīt, kamēr tu neesi atbrīvojies no kaut kāda smaguma. Tev ir tas smagums, kas tev reāli nāk līdzi, nezinu, tur atkarības vai vēl kaut kas. Ja? Tikai tad, kad tu atbrīvosies, tev atbrīvosies enerģija, atbrīvosies laiks, un tu to laiku varēsi veltīt. Tas ir automātiski, man tas bija automātiski. Es agrāk nekad nebiju studējis, tur vispār mācījies par veselīgu uzturu, tur par pareizu miegu, ja? Tur par disciplīnu, kaut kādām tam līdzīgām lietām. Es to pats iemācījos. Un kā es arī teicu, saku, parādiet man kaut vienu bērnu, kurš ir disciplinēts. Neviens bērns nav disciplinēts, visi bērni ir pilnīgi haotiski. Kāpēc tad dzīvē kaut kāda cilvēka kļūst disciplinēta, kaut kāda nekļūst? Viņiem paveicās? Nekas nepaveicās. Viņi vienkārši to iemācījās. Pavisam vienkārši. Viņš nolēma, ka viņš to ies iemācīties. Viss. Protams, kādam sanāk kaut kas vieglāk, kādam sanāk kaut kas grūtāk. Ja? Visiem nevajag arī tur mācīties pilnīgi diametrāls lietas. Ja? Es, piemēram, neesmu pats pēc savas dabas disciplinēts, esmu diezgan tāds haotisks, ja? Vairāk tāds mākslinieka tipa cilvēks. Bet tāpat disciplīnas bāzi jāiemācās, ja? Kaut kādas lietas. Cik uz te gulēt, cik uz celēs, tev organisms jāpieradina pie viena ritma, ja? Cik uz tu ēd pusdienas, cik uz tu ēd vakariņas. Un tu pieradini organismu reiz jūtās mierīgs. Ja tu viņam reāli katru dienu tur šorīt paēdu, rītdien nepaēdu, vakar gulēju, šodien negulēju, to organismam visu laiku dod stresu. Tavs organisms ir visu laiku patstāvīgās trauksmē. Tātad tu jau pats pēc savas bāzes, vienalga, ko tu darīsi, tu jau principā darīsi caur trauksmi, caur reāli lielu stresu, un tev principā tu pievilksi arī automātiski stresu, tev nesanāks, tev darījumi kritīs, tev attiecības bruks un tā tālāk, tāpēc, ka tu neesi atkal bāzes sakārtos. Ja? Tāpēc tas ir tas, principā, pie kā visu laiku ir jāstrādā. Un tu vēl labu lietu teici par to, kad vajag izzināt, teiksim, tās lietas. Ja? Es uzskatu, tā ir ļoti, ļoti dziļa lieta. Ja cilvēkam ir problēma, teiksim, tev kaut kāda problēma, ja? Kas tev visu laiku atkārtojas. Tad ir tikai viens veids, kādā veidā to problēmu var mainīt. Zini, kas tā ir pa lietu? Izzināt, meklēt. Tieši tā, izzināt to lietu, jo lielākās detaļās jau labāk izzini, izstudē, kāpēc man viņi ir, kā viņi strādā, no kurienes viņi man ir, ja? Ko es tajā brīdī jūtu, kāpēc man tas notiekās, un tā tālāk studē, mācies. Tagad mūsu laikos tu vari ļoti daudz informācijas atrast, jo līdz detaļām iemācies to savu problēmu, izzini to savu problēmu, un tikai tad tu viņu mācies pamanīt, atsekot un varēs mainīt. Jo tu viņu var mainīt tikai ar izzināšanu un tālāk ar apzinātību. Apzinātību var trenēt ar meditāciju, ja, teiksim, šo starp stimulu un starp reakciju, iemācīties šo pauzi. Ja. Un tajā brīdī saprast, man ir rekur iestumīlojas šī situācija, un tajā brīdī tev ir izvēle, kā tu tālāk rīkosies. Un to tu var izdarīt tikai tad, ja tu apzināti tajā iekšā, ja tu apzināti izzini tās lietas, un ja tu, protams, arī esi maksimāli veselīgi domājuši cilvēks, ja tu reāli, teiksim, tu māki sevi pārvaldīt. Ja? Tāpēc, ka mūsu dzīvē sevi jāiemācās pārvaldīt. Bērns jau principā sev tā kā, piekritīs baigi nemāk pārvaldīt. Ja? Viņš tur tā kā haotiski skrien kaut kur pa gaisiem, tur ieraudzīja vienu, skrēja pēc vienu, pa ceļiem ieraudzīja, kaut kur aizskrēja citur. Ja? Un visu viņš vienkārši pazaudējās, un tā viņš skrien visu dienu. Bet dzīves laikā mums pienākums to ir iemācīties. Ja ne, tu principā, tu esi pieaudzis bērns. Un lielākā daļa, diemžēl, ir pieauguši bērni. Pilnīgi piekrīt ar krunkām, bet ar tieši tavu bērnu personalitāti. Jo it īpaši mēs darbojamies no tām programmām, ko mēs esam uzaudzējuši savā bērnībā līdz pat 9 gadiem. Tīri, un ja tu neesi bijis apzināts tajā pieaugušo dzīvē, tu turpini darboties tajās programmās, un viņas tev vienkārši vada, vai ne? Darbojas automātiski, diemžēl, ja es arī, kā saka, visu to esi, ja es tāpat esmu programmu vadīts, es ar to strādāju, un es domāju, ka tas ar to būs jāstrādā visu dzīvi. Pavisam noteikti, jo tā kā arī to es varu noteikti darīt, ka tu vari sarazināt, ka darīt tā kā caur gadiem ejot, dekādēm mainoties, mainās tavs mazliet vērtības, mainās tas skats uz dzīvi, pat tas, ko tu pirms 10 gadiem tā kā izveidoji sevī, tagad ir jāpārtājas priekš tās tavas nākošās nākotnes. Tieši tā ir arī etapa dzīvē, tur jau tā lieta, ka tu savādāk. Kā man patika Juris Rubens, kā stāstīja, mēs tur pagājušajā nedēļā viņu runājam. Pēc 35 gadiem, principā, cilvēks sāk just, sāk saprast, ka viņam kaut kādas traumas. Daži, protams, kas ātrāk, kas ir jau apzināti, ja? Bet tā vispār pēc būtības 35 gadi. Un kāpēc 35 gadi? Tāpēc, ka 35 gados tad arī mainās cikls, ja? Un cilvēks tajā brīdī
sāk just. Tāpēc, ka līdz 35 gadiem tu dzīvo, skrien, tev principā pēc būtības tu nedomā, nekad tu novecosi, neko, tev tur viss, tev tur ir vienkārši rāviens, ja tu raujies un tā tālāk. 35 gados noteikti tas pavērsiena punkts. Tajā brīdī tu sāc sev just. Un tad, kad tu sāc sev just nedaudz, tu sāc saprast, ka tev principā ir kaut kādas lietas, ko tu principā domā darīt tā, bet tu dari savādāk. Un tu saproti, kāpēc tas tā ir. Ja? Un tu sāc just saprast. Un tajā brīdī, tas ir tas brīdis, kad ir obligāti jāsāk strādāt pašam sevi. Tas ir pēdējais moments. Pēdējais moments. Un to vilcienu nedrīkst nokavēt. Ja? Ok, saprat 40 gados, nekas 40 gados, bet lec iekšā, ej iekšā. Ja? Tāpēc, ka ja tu to nedarīsi, tu principā tu dzīvos nelāmīgu dzīvi, reāli nelāmīgu dzīvi. Un, diemžēl, ja mēs paskatāmies, tu nezini, es vienmēr tādu metaforu kaut kādu saku, ja? Aiziet, nezinu, uz purčīgu parunā babuļkām, ja viņas visi neapmierinās. Tur tas tur netīri kāpņu telpas visi, ja? Neapmierinās, viņas visi negatīvas. Kāpēc? Tāpēc, ka tu savā dzīves laikā tos slāņus esi sasmērījis tik daudz, visi tu dzīvo tikai pilnīgi vispār kaut kādā atrautā realitātē, saprot? Bet bija kaut kāds pagrieziena punkts, kurā, principā, tu vēl vari reāli kaut ko mainīt. Un tas pagrieziena punkts, 30, 40 gadiem, ja, tas punkts, ka tu, principā, sāc sev just, tu tajā brīdī saproti, ka tev reāli tiešām ir kaut kādas darbības, kaut kādas rīcības, automātiskas reakcijas, ko tu, principā, nekontrolē. Un tas ir tas brīdis, kad sev vajag sākt strādāt ar savām traumām, ar saviem paterniem, ar saprast, no kurienes man tas nāk, kā tas man nāk, kā tas strādā. Un sākt ar to izzināt, un, protams, loģiski dzīves gaitā sākt tās lietas dziedināt. Tāpēc, ka tas ir obligāts pienākums. Ja? Es uzskatu cilvēkam, lai viņš vismaz daudz maz varētu nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tik cik viņam reāli jānodzīvo. Ja? Tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku nenodzīvo, tik cik viņam jānodzīvo. Pavisam noteikti. Noteikti. Zini, kā, Edgar, klausoties, tu tavu stāstu vienkārši liekas, tu tā kā esi cilvēks terminators. Man patiesi prieks, jo tu esi tā kā paņēmis to savu pagātni, kura bija reāli smaga, un tu no viņas esi paņēmis. Ir tas parastais teiciens, ja dzīve iedod citronus, izspied limonādi, vai ne? Un tu esi to limonādi izspiedz, un tu viņu turpini spiest. Jā. Bet, zini kā, es uzskatu, ka mums katram no mums ir tā viena dzīves daļa, kura tā kā neiet tik labi kā pārējās. Un, lai tu varbūt parādītu, ka tu varbūt neesi terminators, varbūt var padalīties ar cilvēkiem, kas ir tas, pie kā tu varbūt šobrīd visvairāk strādā, un varbūt kas tevi šobrīd motivē, vēl līst iekšā sevi un izzināt sevi. Šobrīd, principā, es domāju, kas ir visgrūtākā lieta cilvēkiem, lielākā daļa, tās ir attiecības cilvēkiem, visgrūtākā. Un es varu pateikt visiem tiem cilvēkiem, kuri traumatiski cietuši bērnībā, viņiem visgrūtāk ir veidot attiecības cilvēkiem, visgrūtāk. Tas ir vissaržģītāk, tāpēc, ka tie, kas nav izveidojuši attiecības saviem vecākiem, viņiem būs ārkārtīgi grūti izveidot attiecības ar jebkuru cilvēku. Jebkuru. Es runāju tagad par dziļām attiecībām. Es nerunāju par tādām attiecībām, aiziet padzert kafiju, papļāpāt par seksu un lielpilsētu, papļāpāt, kurš ar ko pārgulēja, kur mēs gājām, tusējām un tā tālāk. Es par tādiem nerunāju. Tas ir fakes, tā ir fake dzīve. Esmu to dzīvi dzīvojis. Man agrāk bija tur 20, 100 draugi, viss kaut kur, ja? Ar kuriem tu tur katru dienu ej, tur pusdienās, vakariņās, tur brokastīs, vēl viss kaut ko. Ja? Ne par ko. Bet es neko nesaku. Ok, tas arī ir etaps. Kā saka, jāizdzīvo. Ja? Es runāju par dziļām attiecībām, par patiesām attiecībām, par mīlošām attiecībām, par cienošām attiecībām, par to, ka tu uzticies tam cilvēkam, par to, ka tu to cilvēku respektē, par to, ka tu spēj pieņemt tā cilvēka kaut kādas lietas, kas tev varbūt nav pieņemamas, ka tu spēj pieņemt tā cilvēka reakcijas, kas tev varbūt arī ietrigerē, ja? Bet tu nereaģē uz tām reakcijām un par šīm attiecībām. Un es šobrīd esmu šajā tēmā, es domāju, ka es visu dzīvi pie tā strādāju, ja šobrīd es pastiprinātu uz to strādāju, jo, kā saka, es, protams, atzīšu, man ļoti grūti dodās attiecības cilvēkiem, ļoti grūti, ja? Un es varu pateikt arī vienu lietu, ja? Kāpēc ļoti daudz saistīts arī ar biznesu, kāpēc citiem reāli veicās konkrēti biznesā, kāpēc viņiem veicās. Tāpēc, ka tur viņš iet pēc cieņas un respekta un kaut kādā veidā to savu tukšumu mēģina aizlāpīt ciet. Ir, protams, kas iet tajā pretējā, teiksim, pierādīt, ja? Tas ir pierādīts, protams, visbiežāk iet Džeki pierādīt savam tēvam, un tas, protams, tie ir ļoti veiksmīgi Džeki reāli, es pats zinu tādas, ja? To viņi zina, visi viņi zina, ja? Un pasaulē arī ļoti, ļoti populāri cilvēki. Viņiem ir šis pierādījums aiziet tēvam parādīt, kad es varu reāli, ja? Un tie ir reāli Džeki, kas tiešām mauc konkrēti, ja? Bet otrs ir tas, kad es uzskatu, ir arī daudz tādu uzņēmēju, teiksim, par kuriem, kad viņš jau ir superveiksmīgs, pa viņiem daudz zina, ja, bet ka viņiem ir vienkārši sakārtots attiecības ar sevīm, ar savu ģimeni, ja, ar saviem cilvēkiem, un
tagad, mēs ejam tur mācāmies skolā, tur kaut kāds tur zināšanas, tur nezinu, tur matemātika, algebra, fizika, vienalga ķīmija, vienalga. Tas vispār principā neko nedod. Tas neko nedod. Pats svarīgākais dod tas, kāds tev ir, kā tu spēj reāli veidot attiecības. Attiecības tā ir bāze, ja? Un tie cilvēki, kuriem ir ielikts jau, varbūt no ģimenes, ja? Ir tādi cilvēki, ja? Kuriem tas ir ielikts, ja? Ka viņiem viegli veidot attiecības. Viņš ir viegls tajās attiecībās, ja? Viņam tās traumas ir varbūt vieglāks vai kaut kāds mazāks vai kas, bet viņas ir visiem. Tie cilvēki, kuriem principā vienkārši super izdodas veidot biznesu, tāpēc, ka biznesa tās ir principā attiecības ar cilvēkiem, ar sevīm, ar procesiem un tā tālāk. Tāpēc es uzskatu, pats svarīgākais, ko nevis vajag mācīties, tur kaut teoriju, bet vajag tieši strādāt ar sevīm. Tas ir vienīgais darbs, strādāt ar sevīm, ar savām emocijām, ar savām sajūtām, ar savu ķermeni. Ja? Kā es saku, 3 lietas, body, mind un spirit. Tas ir tas, ko tev jāstrādā ir katru dienu. Katru dienu kaut ko iedod savam ķermenim, katru dienu iedod kaut ko savam prātam, un katru dienu iedod kaut ko savam garam. Un katru dienu to vajag darīt. Un es to daru katru dienu. Ja? Un tas ir darbs, ko tu principā ieguldi sevī, un likumsakarīgi, jo tu vairāk sevī ieguldīsies, strādās ar sevīm, jo tev būs labāk rezultāti biznesā. Tu vairāk pelnīsi vieglāk, tev sanāks vieglāk kaut kādas lietas, tev sanāks vieglāk sarunāt un tā tālāk. Tas ir likumsakarība, un tur nevajag iet mācīties mārketingu, nezinu, tur pārdošanas, vēl kaut kas. Tas ir iedos 20% rezultātu. 80% rezultātu iedos darbs ar sevīm, tāpēc, ka tie ir tavi bloki. Kāpēc tev nesanāk tagad pārdot? Kāpēc tev tur nesanāk tagad kaut kas? Tāpēc, ka tu pats esi nobloķēts, tu pats esi aizvēries cietēl, tu pats sev nejūti, tu pats sev nespēji vadīt. Ja? Tās ir pašas būtiskākās lietas, ar kurām reāli vajag strādāt. Jā, un īsumā, es esmu attiecībās, un es ļoti pastiprināti šobrīd eju iekšā attiecībās. Okay. Jā. Es tev pilnīgi saprotu saistībā ar to, kad attiecības un vispār cilvēkiem mācēt, komunicēt un veidot tuvas attiecības ir tās, kas var to biznesu atvērt vaļā, jo tā problēma arī ir tiem cilvēkiem, kas varbūt nav attiecībās un negrib laisties attiecībās, ir, kad viņi nekad nesaskarsies ar tiem tumšiem stūriem, kuri vēl joprojām sēž mūsu personalitātē iekšā un tās visas traumas, kas nāk no bērnības. Jo es uzskatu, ka visums mums dod to otro cilvēku tīri, lai mums pacelt nākošos līmeņus augšā mūsu izaugsmē, jo tiešām, kad tā ir tu emocionālā saikne ar to otru cilvēku, tu esi ļoti emocionāli ietekmējams. Un tur tu saskaries ar kaut kādiem triggeriem, kas sēž vēl tavā enerģiskajā laukā, kur ir jādabod ārā, lai tu reāli varētu pelnīt vairāk, vai ne? Lai tu varētu dzīvot labāk, pilnvērtīgāk, tieši tā. Un tā ir tā lieta, ko man arī nākās atgādināt ar cilvēkiem, kas man būvē biznesus un ir manā akadēmijā, kad, hei, es viņiem prasu nevis kā viņam iet biznesā, bet kā viņam iet attiecībās. Jo attiecības ir tā otrā lieta, kur emocionāli tev aizņem ļoti daudz atmiņas un aizņem ļoti daudz enerģijas. Un ja tev tur konstanti griežās tavas ģimenes problēmas un attiecības, tad bizītī tu nevarēsi pieņemt nekādas tādas normālas lēmumus. Bizītis, tas ir tieši tā, tas ir rezultāts, un īstenībā attiecības tas ir tas, kurš iedod vislielāko ietekmi. Ja? Un, ka tu, principā, kā es teicu sākumā, ir ļoti svarīgi, ja? Teiksim, ka tu satiec savu cilvēku, ja? Kā es teicu, tu, principā, tu satiksi cilvēku, kurš būs diezgan līdzvērtīgs sev. Un es saku, attiecības izdosies ar to cilvēku, ar kur jums būs vislīdzīgākais garīgās izaugsmas līmenis. Jūsu apziņas līmenis, ja jums ir dažāds apziņas līmenis, jums nekas nesanāks, vienkārši met uzreiz nost. Jums ir jābūt cilvēkam, kur jums ir plus mīnus līdzīgs apziņas līmenis. Ko tas nozīmē? Es varu detaļās paskaidrot. Tu las grāmatas, viņš las grāmatas. Tu nedzer, viņš nedzer. Tu nesmēķē, viņi nesmēķē. Tu neej uz klubiem, viņi neej uz klubiem. Ja? Tu rūpējies par savu ķermeni, viņi rūpējas par savu ķermeni. Ja? Tu ej personiskā izaugsmē, tur mācies attīsties, viņi iet personiskā izaugsmē mācīties. Tu esi sakārtojis attiecības ar vecākiem, viņi sakārtojas attiecības ar vecākiem. Šī ir tā apziņas līmeņa. Un tu nevari satikt cilvēku, piemēram, kā es teicu, es nedzeru, un tagad satikšu meteni, kur dzer. Tur nav nekas nesanāk. Es nesmēķēju, viņi smēķē. Ja? Tev ir sakārtotas attiecības, viņai nav sakārtotas attiecības. Jums nekas ilgtermiņā nesanāks. Tev jāatrod līdzīgs cilvēks, un tas ir ļoti svarīgi to saprast. Un es priekš sevi konkrēti sataisīju sarakstu, kāda man ideālā sieviete. Perfekti. Jā, un es konkrēti, kad es reāli tagad satiku, es pēc tam vienkārši, pirmkārt, protams, bija uzreiz, kad tu sajūti, kad tu saproti satiec savu cilvēku, tu uzreiz sajūti pilnīgi visur. Ja? Un pēc tam, kad es aizgāju mājās, izlasīju to sarakstu, es pirmo reizi skatos, domāju, 80% reāli sakrīt. Ja? Es saprotu, ir tas konekts. Ja? Un tad tālāk ir, protams, tas, ko mēs runājam. Ir tas līdzīgais apziņas līmenis, bet tieši tāpatās ir kaut kas, kas viņai nav,
ar ko viņi, teiksim, neredz aklā zona, ar ko viņi nav strādājis. Un ko es neredzu, kas man ir aklā zona, ko es nestrādāju, tāpēc, ka man nebija attiecības. Un tu principā, to zonu vispār neredzēji. Likās, plus, mīnus, viss ir ok. Un te čiki jūs satiekaties, un viņi ieraug savu aklo zonu. Labākā gadījumā ieraug, citreiz neieraug, ja? Un tu ieraudzi savu aklo zonu, un principā jums viss, un jums principā notiek teiksim, šī miedarbība, vai jūs to turbulenci izturēsiet vai neizturēsiet, ja? Vai jūs savienosieties kopā, vai jūs spēsiet, kā es saku, tur, kur tev ir visspēcīgākā mīlestība, kur tev būs visspēcīgākās jūtas par to cilvēku, tev būs tieši tikpat spēcīgas pretējās jūtas par to cilvēku. Tikpat spēcīgi tev būs, kur tev būs spēcīga mīlestība, tev būs pretī spēcīgākā, visdziļākā, vissāpīgākā sāpes, kāds vispār tu vari savā dzīvē iztēloties, vissāpīgākās. Un tas tev noteikties tā, kā maz neliekas. Nu, es varu pateikt tā, ka manā dzīvē man ir bijis vissāpīgāk tikai vissāpīgāk ir bijuši šķiršanās ar savām no sievietēm iepriekšējām. Tas ir bijis vissāpīgāk, un tas iedos man vislielākos pagriezienus. Pirmajās reizēs es atmetu, jo tad es arī šķīros savu pirmo draudzeni, tad es pilnībā nometu no vienkārši lietošanu. Otrā reizē es pagriezos pilnībā citā biznesa virzienā, vispār aizgāju. Ja man agrāk tur bija tā doma, kad bizness, tur, nezinu, naudu, visiem džekiem tur ķipa naudu pelnīt, pofīgi kā vienkārši ejam pelnīt naudu. Ja, tur man arī bija tā doma, es sapratu, es pagriezos virzienā, ka es sapratu, es gribu godīgi pelnīt naudu. Es gribu pelnīt naudu ar savām zināšanām, ar savu intelektu reāli, ja, teiksim. Un tagad ir nosīt, teiksim, dzīvē arī tāds pagrieziens, ja, kur es saprotu, es jau šobrīd apzināti saprotu, ka tā ir superīgākā izaugsme. Mēs tā izaugsmē esam iemeties iekšā no visas sirds reāli, ja. Un tālāk, protams, skatīsies, kā būs. Mēs nekad nezinām, kā būs, bet es darīšu visu iespējamo. Es uzskatu tā, mans pienākums izdarīt visu iespējamo, kas būs, ja? Jo, ja tev nokonektē, tāpēc, ka 5 gadus nekonektēji, 5 gadus dzīvo, tev nekonektē nekur, ja? Tev nav vienkārši šis konekts, ja? Nokonekties tev, kur? Es arī reāli šos izstudēju, ja? Tev nokonektē tas cilvēks visvairāk, kur tev rodās saikne, tāpēc, ka jūs neironu līmenī viens otru sajūtat, jūsu iekšējās šīs traumas ir līdzīgas traumas, un jūs neironu līmenī viens otru saprotat, tev liekas, ka tas mans cilvēks, viņš man vislabāk jūt, viņš man vislabāk saprot. Sākumā, ja? Tāpēc, ka jā, viņš saprot tev, tāpēc, ka viņš ir kaut ko līdzīgi pieredzējis. Ja? Un jūs to principā vēl neesat līdz galam izstrādājuši, tāpēc, ka tas arī iedod šo stimulu milzīgāko izaugsmē. Un ja abi cilvēki ir līdzīgā apziņas līmenī, un abi uzliek kopīgi mērķi, un abi strādā pie šī mērķa, tad es uzskatu, tās attiecības var būt mega krūtas attiecības. Tās var būt reāli krūtākās attiecības vispār to cilvēku dzīvē. Un es rekomendēju jebkuram cilvēkam nevis meklēt to partneri, kur cilvēki tur iet, kur meklē uz klubiem. Es jau sen nemeklēju, neju uz klubiem, jau tur, nezinu, tur 2 gadus jau vispār neesmu bijis nevienā klubā. Ja? Nav mērķis man vispār to iet. Vienkārši ļaujies, attīsties, ieguldies sevi, kā es teicu, par to cilvēku piemēru. Ja? Teiksim, kad mēs uzliekam sev piemēru, ka mēs gribam tur, visi ir aprakstījuši savu partneri, savā galvā vismaz, ja? Ka viņi grib būt tāda ideāla forša partnerīte. Bet es uzdodu vienu jautājumu, uzdodiet sev godīgi jautājumu. Vai tu atbilst tam partnerim? Vai tu atbilst? Ja tu gribi partneri, ka viņš nelieto, ka viņš nezina sporto, ka viņš attīstās, ka viņš ir godīgs un tā tālāk, vai tu atbilst šim partnerim? Ja tu neatbilst, tev tāds partners nekad mūžā nebūs. Tas nav vienkārši fiziski iespējams. Kā es teicu, tas nav iespējams. Tagad, nezinu, ja tu tur viens ir bagāts un otrs bezpajumtnieks, ja tas nav vispār fiziski, vispār nekad mūžā nav iespējams. Un tieši tāda atšķirība arī ir. Tāpēc arī pēc tāda principa jāpiet. Ja tu gribi labu partneri, strādā ar sevīm, saprot, ko tu gribi uzlabot, kāds ir tavs ideālais partneris, un paskaties to partneri un pievelcies pats pie viņa. Tu, teiksim, īpašības, godīgs, uzticams, atklāts, nezinu, tur atbildīgs, ja? Un tā tālāk saraksts, kāds viņš ir, un tad pievelcies. Tad, kad tu kļūsi pats tāds, tā kā tu gribi to partneri, tajā brīdī tev ir iespēja to partneri satikties. Un visticamāk, ka tu satiksies. Magnēts. Jā, tur jau tā lieta. Ir vienkārši. Un to es tā kā visiem arī varu pateikt, ka tās lielākās realizācijas, tie lielākie dzīves progresi, tie lielākie pagriezieni, tie lielākie izaugsmas brīži gan biznesā, gan vienkārši savā dzīvē nāks no attiecībām. Protams, un nāks no bedres, un tai bedrē jautājums, kā tu tai bedrē izies cauri. Tas tāpat kā biznesā, ja sākumā ir rāviens, pēc tam ir kritiens reāli, ja, tāpēc, ka pēc tai kritienā lielākā daļa izlec ārā. Jo tas kritiens var būt ilgu laiku. Ko nozīmē kritiens? Kad tu strādā, tev nav peļņa, kad tu strādā mīnusos, tev tur aiziet kāds cilvēks, vēl kaut kas. Ja? Tu mēģināji šito, tev nesanāc. Ja? Tu reāli atrodies tajā apakšā. Jautājums, cik ilgi tu izturies to apakšu? Un to apakšu vajag izturēt. Tas pats arī attiecībās. Sākumā iemīlēšanās, eiforija, viss vispārējais, un pēc kā bija nokrīt tas priekškars, un tu ieraugi kaut kādu citu realitāti. Ja?
Jautājums, kā tu tai realitāte izies cauri, vai jūs iesiet viņai ap divu kopā cauri? Jā, un tas noteikti ir kaut kas tāds, ko attiecību sākumā vajadzētu izrunāt, vienkārši pieņemt lēmumu, Tieši tā. iet cauri kādām turbulencēm, jo kas notiksies. Tā kā, ja jūs sākumā esat sajutuši to eforiju un tu to cilvēku mīli līdz kaulam, tad viss kārtībā. Tās emocionālās steigas ir iespējams. Vienkārši, ja tagad kaut kas pazudīs, tas nozīmē, ka kaut kas parādās tevī iekšā un viņā iekšā, kas ir jāizstrādā. Un, ja mēs izstrādājam, mēs to eforiju vēl palielinam. Tā ir vairākas reizes bijis man un mūsu attiecībās ar Runu, kad vienkārši mēs pieņēmām, hei, mēs cīnāmies līdz galam, mēs meklējam atbildes, lai vai cik ir grūti, lai vai kā. Mēs lienam iekšā tajā visā, analizējam, palaižam to vaļā, jo mēs saprotam arī, tās bērnības nav bijušas tās vieglākās, būs grūtības. Tā kā mēs neejam iekšā ar ekspektāciju, ka šitais būs pastaiga par roždārs. Nē, tur būs arī ērkšķis, būs grūtības, sadursies, saplēsīs sev, būs arī jārisina tās lietas. Un, ja mēs ejam ar tādu ekspektāciju, un ja mēs esam gatavi to darīt arī augstāku iemeslu dēļ, tad tur parādās tā motivācija. Un es vienmēr cenšos tā kā sasiet kopā visu, redzi. Nevis tikai, man kolosāls attiecības būs un tā tālāk. Nē, ja man būs kolosāls attiecības. Es būšu kolosāls tēvs. Ja es būšu kolosāls tēvs, man būs kolosāls bizness, varēšu visu to savienot kopā. Tā kā man uzreiz lielāka tā motivācija tajā visā ir. Tā kā es varēšu vairāk rādīt cilvēkiem ar vairākiem aspektiem. Es varēšu iet un motivēt cilvēkus, dot viņam dalīties ar visu to. Un es iedodu tādu lielāku motivāciju paciesties, ir grūtības, meklēt atbildes, lūgt pēc palīdzības, un tur iznāk tā izaugsmā ārā, vai ne? Jā, tāpēc attiecības tā ir bāze. Ja? Tā ir bāze, kur mēs ieraudzīsim savu vistumšāko pusi. Un tāpēc arī tur būs lielākā transformācija. Un mūsu laikos ļoti daudz neiet attiecībās. Es arī negāju. Ja? Pirmām kārtām es uzskatu, nevajag iet tur pirmos gadus pēc nopietnām attiecībām, vajag reāli pašam bišķiņ, teiksim tā, atjaunoties un pilnībā palaist tās attiecības vaļā. Ja? Tas ir svarīgi, jo tev bijuši nopietnākas attiecības, jo tev ilgākus laikus vajadzēs viņas palaist vaļā. Man tas principā prasīja kaut kāds 2-3 gadus kā minimums. Un es esmu reāli par to priecīgs, ka es tajā laikā nekur nemetos iekšā. Ja? Jo tev jāiemācās, es uzskatu tā, ja tu gribi iemācīties, ja tu gribi izveidot labas attiecības, tev jāiemācās ir arī vienam kvalitīvi dzīvot, vienam labi dzīvot. Ja? Jo lielākā daļa cilvēku nemāk vien. Viņiem viens beidzot, viņš pārliec nākamajās, ja? Viņš pat sev nesaprot, ja? Neizjūt. Tāpēc ir ļoti svarīgi un iemācīties vienam. Un neskriet pēc atzinības, jo lielākā daļa cilvēku skrien pēc tās atzinības, un tāpēc tu principā nespēji pat izanalizēt kļūdas, nespēji izanalizēt neko, un tu to cilvēku vienu neatlaižot, tu reāli ielaiž jau vēl vienu cilvēku, un tavā vienkārši nervu sistēmā notiek pilnīgākais izsavienojums. Tava nervu sistēma ir pilnīgi sagājusi sviestā, un tu vispār neko vairs nesaproti. Jā, es pilnīgi piekrītu. Es tā kā arī saviem čaļiem, kur tā kā, jo pie maniem nāk brīžiem arī, zin kā, jo tas ir tāds pagrieziena punkts, kad es esmu izšķīries, man tagad ir jāmainās un tā tālāk. Es saku, super vecīt, tu tagad izies cauri posmu, kur tu būsi renegāts. Vienkārši baudīs dzīvi viens pats, iepazīs sevi, vai baudīs dzīvi, vai tieši otrādi ies cauri visiem sūdiem. Jā, ies cauri sūdiem, tā kā iepazīs, bet tu gribi nonākt tajā punktā, kur tev neko nevajag, jo tu jūties pilnībā apmierināts ar sevi. Tu jūties tā, ka īstenībā es pat varētu dzīvi nodzīvot viens pats, jo tad tu zini, ka tu nāc no pareizā punkta, ka tev nav caurums tavā personalitātē, kur tas otrs cilvēks centīsies aizlāpīt. Tu nāc no pilnības, un tajā brīdī tu vari arī piesaistīt, kā tu teici, pareizi cilvēku tajā savā dzīvē. Un tad tā miedarbība daudz foršāk, un tad daudz vieglāk ir tikai risināt tās lietas. Tieši tā, bet tu tāpat, kā es teicu, nekad nevar visam sagatavoties. Ja? Nevar gan. Kā es teicu, man arī likās, ka esmu baigi sagatavojies. Ja? Bet tad, kad tu ieej iekšā un tev reāli paverās tā vienkārši tā gaiša, tā, es neteikšu gaišā puse, bet tas spēcīgais, tas mīlestības sajūta, visa tā eiforija, un uzreiz arī pavērās arī tā pretējā puse, un tu saproti. Un tagad tas jāiemācās sabalansēt, tāpēc, ka tas būs vienmēr. Ja? Jo tu esi apzinātāks, jo tu to ātrāk pamanīsi. Ne? Man agrāk bija tā, ka es varēju pamanīt to pēc 2 gadiem. Ja? Es tagad pamanīju to reāli principā 2. mēnesī. Viss. Un es nebaidījos tur uzreiz iet iekšā. Un no vienas puses liekas, bļēns, tu taču varēji principā dzīvot vienkārši tajā čiliņā, vienkārši neskatīties turien. Ja? Protams, tas jau būs tas ego, kas teiks. Un tas ir tā preventīvā lieta, ko es teicu. Ja? Tā ir tā preventīvā lieta. Es sapratu, nē, bet ir viena puse, ir otrā puse, ja? Teiksim, tās traumas, tie triggeri. Un ja es tur neiešu iekšā, viņi ar laiku paliks arvien spēcīgāk, un viņi arvien vairāk sāks traucēt. Un kaut kādā brīdī varbūt viņas būs grūti jau ietekmēt un kaut ko mainīt. Tāpēc es pateicu, davai, ejam kopā uz turieni. Skatāmies, kur ir tā problēma, kur man problēma, kur tā problēma. Svarīgi, lai katrs redz to problēmu. Ja kāds no cilvēkiem neredz, tas ir pirmais, diemžēl, pirmā problēma, kur būs daudz sarežģītāk. Ko es pamanīju tā ritīgi ar attiecībām? Tas ir labs punkts, ko tu saki, kad
Ja tevī iekšā ir kaut kāds triggeris, kaut kas, teiksim, tev neapmierina kaut kāda situācija vai kaut kas tāds, tad tas ir skats no tava punkta, un tas nozīmē, ka otram cilvēkam arī ir kaut kas notriggerots, tev tikai ir jāizzina, kāda ir tā viņa perspektīva, lai jūs tā kā necīnaties, bet man šitā, un es šitā jūtos, un tā, bet ir jāprot tā kā uzklausīt tas otrs cilvēks, lai jūs tā kā sadzirdat, un tajā brīdī jūs varat tā kā ieklausīties un savienoties tajā brīdī. Jā, jo kā triggers jau strādā vienmēr pretējā virzienā. Viens cilvēks, nezinu, piemēram, tur gadījums, ja piemēram, cilvēks kaut ko noklusē, kaut ko nepastāst, kaut ko baidās pateikt, otram cilvēkam tas notriggerē, tad viņš, un abiem diviem, principā, kas ir interesanti, abiem diviem partneriem visbiežāk būs līdzīgas zemapziņas traumas, kuras viņi izspēlēs savās attiecībās. Šajā gadījumā es varu pateikt mans piemērs. Abiem diviem ir trauma, ka man bailes, ka man bērnībā pametīs. Man bailes, ka man pametīs. Ja? Un tad attiecīgi katrs izspēlē to savu scenāriju. Vienāda trauma, bet izspēlē dažādas scenārijus. Pirmais, baidās kaut ko teikt, kaut ko varbūt nepateiks, kaut ko ne līdz galam un tā tālāk. Līdz ar to viņš sāk reāli savādāk reaģēt, savādāk tā kā rīkoties. Otrais reāli cilvēks tā kā, kāpēc tu kaut ko tur līdz galam nepateici? Kāpēc tu tur tā rīkojas, kāpēc tur tā? Un otrs sāk palikt aizdomīgs un sāk veidoties šī plaisa. Viens spēlē šo spēli, kur zemapziņā viņš izspēlē ar šīm nedateiktajām lietām. Varbūt, ka viņam bailes atklāties, ja, un tā tālāk. Viņam varbūt bail, ka viņu nosodīs un tā tālāk. Viņš kaut ko sāk safabricēt, kaut ko stāstīt. Un viņš izspēlē šo scenāriju, lai viņu pamestu. Un šis otrais cilvēks izspēlē scenāriju, ar ko sāk kontrolēt. Kas tur bija? Ar ko tur bija? Kāpēc tas? Kāpēc tu man nestāsti visu līdz galam? Un viņam sāk veidoties aizdomas, viņam liekas, klausies, tur kaut kas nav tīrs. Ja? Un šis izspēlē otro scenāriju tieši to pašu, lai arī viņi beigās pamestu. Un ap divi spēlē scenārijus. Tikai ar dažādām metodēm, dažādiem triggeriem. Jautājums, vai viņi reāli ap divi atnāk atpakaļ, saprot, klausies, man triggerē, tu man arī triggerē, es saprotu savu vainu, un saprotam, ka mums ir apakšā vienam tāpat trauma. Un davai, tad ejam kopā kā komanda un strādājam ar to traumu. Un palīdzam viens otram, jo šeit jābūt komandas darbam. Tur, protams, jāstrādā katram pa sevi un jāuzņemās atbildību katram pa sevi, bet ir svarīgi arī strādāt kā komandai un sarunāt, davai, tu man centies netriggerēt, un es tev cenšos netriggerēt, un esam atklāti, ja? Un runājam 100% atklātību, izrunājam visu. Ja? Tāpēc es uzskatu, attiecībās, ja nav 100% atklātība, būs ļoti grūti veidot attiecības. Ļoti grūti. Tas pirmais ir tad, kad mēs notriggerot ir tās ciešanas, un tas ego vienmēr grib, tu esi pie tā visu vainīgs, bet īstenībā uz pašam, uz sevi ir jāpagriež un jāsaprot, tad te ir tā lieta, kad man ir kaut kādas lietas notriggerotas, es saprotu, es varu mainīt tā kā perspektīvu uz dzīves, varu skatīties caur citām brillēm. Tagad man jāsadzird tā otra puse, lai mēs kopā varam nonākt pie tā kopsaucēja. Mēs noteikti virzamies uz beigām. Man tev ir divi tādi tā kā īsāki jautājumi. Viens jautājums man ir saistībā ar tām ikdienišķajām praksēm. Jo es zinu, ka tu esi ļoti daudz ieguldījis sevī, tu ļoti daudz strādā ar sevi. Kas tu teiktu ir tā viena praktiskā praksa, ko tu varbūt dari katru dienu, vai varbūt tu esi darījis un kas tev mainījis ir dzīve tā visvairāk? Viena praksa, kas mainījis dzīvi, ja? Un, kā es teicu, es noteikti rekomendēju cilvēkiem lasīt grāmatas, kas nelas grāmatas. Ja? Tā ilgtermiņā tas dod milzīgu pienesumu. Principā visas vērtīgās lietas, viņas dod rezultātu tikai lielā ilgtermiņā. Tu piemēram, ka tu šodien nesmēķē, vai tu redz rezultātu rītdien? Tu neredz rezultātu rītdien. Tu pēc gada neredzēsi baigo rezultātu, ja? Bet pēc 20, 30, 40 gadiem tu redzēsi konkrētāko rezultātu, salīdzināt sevi ar to, kas smēķē. Tu būsi tieši tāpatās, ja tu nedzer un to, kas dzer, es jau tagad redzu, es tur nedzeru 15 gadus vai vairāk jau, ja? Es jau redzu reāli atšķirību vispār izskatā. Es izskatos daudz jaunāks nekā tie man čomi, kas vēl turpina dzert reāli, saprot? Tu izskaties pavisam savādāk, tev āda izskatās pavisam savādāk, ja? Tas ir viens. Ilgtermiņā tu redzi tikai rezultāts ilgtermiņā. Ar grāmatām tu redzēsi rezultātu pēc vienas grāmatas, neredzēsi. Tu redzēsi rezultātu pēc daudz gadu izlasītām grāmatām, cik tas cilvēks reāli vietas ir, ja? Cik viņam reāli labs viedoklis, teiksim. Ja? Tieši tāpatās par meditāciju. Arī runāja Rubeni, ja? Arī par to meditāciju spēku. Ja? Viņš saka, klausies, viņš saka, reku ir akmens, un akmenim pilī pik. Un principā akmens gadu gaitā, akmens struktūra no tās pilītes izmainās. Jā. Un tas ir spēks, kā strādā meditācija, tas ir spēks, kā strādā grāmata, tas ir spēks, kā strādā rīta regulāra vingrošana, ko es daru 80% gadījumus. Tas ir tas, kā strādā reāli rīta augsta duša, ko es daru reāli 80% gadījumus. Ja? Un tam līdzīgas lietas. Es vienu izcelt, droši vien es domāju, ka tā priekš manī būtu visprioritātākā, tā būtu meditācija.
Jo meditācija, tā ir šī spēja. Ja tur meditācija visiem varbūt vēl kādam liekas, tur kaut kā tur mistika, kaut kā tur ezotērika, vēl kaut kas. Ja. Tā nav nekāda ezotērika, tā ir prāta. Tas ir darbs ar tavu prātu, kur tu iemācies šo pauzi starp stimulu un starp reakciju. Jo tu ilgākus gadus meditē, tev tā pauzīte paliek arvien garāk, un tu arvien vairāk apzinies sevi, saprot sevi, kurā brīdī reāli tev kaut kas ieslēdzās, kā reaģēt, ko reaģēt. Ja. Tu arvien vairāk saprot, ko tu vispār patiesībā gribi, kas tu vispār esi, ja? Kur tev jāiet. Ka tu pats sev atzīst, ka man tas vairāk nepatīk, piemēram, ja? Ka tu saproti, nevis kāpēc es slikti jūtos, es slikti jūtos, bet tāpēc, ka es realitātē jau daru to, kas man varbūt nepatīk un man kaut ko vajag mainīt. Ja? Tāpēc es noteikti rekomendētu visu to kopumu darīt, tāpēc, ka es teicu, body, mind and spirit, nevar tikai pa vienu lietu reāli rūpēties. Ja? Un tas viss tev dos milzīgs pienesumu, ja tu to ieliksi vienkārši rīt disciplīnā, kā es to daru no rītiem 2 stundas, es reāli no rītiem pieceļos, es eju, tad man ir tāda stunda, kad es reāli analizēju vakardienu, tāpat tās analizēju traumas, es triggerus rakstu ārā un tā tālāk, stunda rakstiskais, tad es eju vingroju 40 minūtes, reāli vingroju līdz svīšanai, teiksim, ja, tur presīte, piepumpēšanās, pietupieni un tam līdzīgas lietas, ja, iztaipīšanās. Tad es eju augstā dušā un tad es ēdu veselīgs brokastis. Super. Un tas ir mans rīts reāli, ja, 80% gadījumos. Tu principā izej ārā, tu jau pa sevi visas parūpējies. Ja. Tālākais, kā es to teicu, ja, katra diena ir laba diena. Ja. Katra diena ir laba diena, bet te ir tā lieta, tev tā diena ir jāuzstājas par labu dienu. Tur jau tā lieta, tāpēc tieši tā. Ka tā lieta, ja mēs palaižam to prātu patvaļā, viņš to labo dienu iznīcinās. Jo, ja mēs skatāmies tā, pēc vienkārši tā paskatoties uz malas, katra diena taču ir vienāda. Diena ir kā diena, katra diena. Visur, ja mēs skatāmies tikai uz dienu, atņemam no cilvēkus. Diena ir rīts, ir vakars, ja, un vispārējais. Tālākais, vai tā diena būs laba, viņa ir laba pat pa sevi, bet vai viņa būs laba tev? Tas atkarīgs tikai no tā, kā tu pats to reāli sev izveidos un kā tu to pats nolemsi. Tāpēc, ka lēmums tas ir pirmais solis. Es nolēmu to, ko es tev šodien teicu, ka man šodien būs laba diena. Kaut gan man apstākļi, un kas būtiskākais, ja? Nav, tad tas jau īzī, ka tev tur super labs garīgai, jā, šodien laba diena. Vissvarīgākais ir tas, ka tev galīgi neiet diena tā, kā tu gribējies, ka tev galīgi dzīve neiet tur, kur tev gribās, ja? Ka tev ir ļoti smagi, ka tev ir ļoti grūti, un ka tu vienalga nolēmi no rīta, šodien man būs laba diena. Un tas ir spēks. Un to īsumā šo spēku iedod arī. Es uzskatu, šis darbs ar sevi ilgtermiņā iedod sev šo spēku arī tad, kad dzīve neiet tur, kur gribās pateikt, šī ir laba diena. Un es reāli iešu un nodzīvošu šo savu labāko dienu. Kolosāli. Un tad man tev pēdējais jautājums, Edgar. Kas ir tas nospiedums, ar kuru tu gribi, lai cilvēki tev atcerās? Es domāju, cilvēks atcerās katrs, ko viņš atcerēsies. Man nav mērķis. Es to nedaru iegodīgi priekš citiem, es to daru priekš saviem. Es to daru priekš saviem, es nedaru, man nav mērķis tagad, lai kāds cilvēks man kaut kur atcerētos. Ja? Vakar gāja pa ielu, viens džeks pienāca klāt, pateica, paldies, ka tu dalies. Paldies, ka tu man iedvesmo, reāli skatos un klausos. Aizvakar arī viens džeks pienāca klāt kafejnīcā, apsēdās man blakām. Tas ir tas feedbacks, ko es saņemu, un tas ir tas neredzamais, ko es redzu. Un tādā veidā, principā, tu redzi, ka tu iedod pozitīvu ietekmi. Ja? Tāpēc, kad es uzskatu, mans vispār katrs cilvēka pienākums, ja, kā es teicu, mūsu dzīvē svarīgākais ir attiecības. Kā mēs iedarbosimies, tāpēc, ka viss notiek tikai caur attiecībām. Kādu ietekmi tu iedod reāli ar saviem darbiem, ar saviem vārdiem, ja? Vai tas tālāk iedod pozitīvu ietekmi vai neiedod. Ja? Un tas ir, man liekas, mans laikam svarīgākais, ja atbildot uz to jautājumu, iedod šo pozitīvo ietekmi, kad cilvēks var pateikt, Edgar, super, tu man palīdzēji, tavu vārdi, kaut kādi tavu darbi vai kaut kādi tas, ko tu dalījies, vai kas, tas man palīdzēja kaut ko savā dzīvē mainīt, vai tas man bija kaut kāds pagrieziena punkts. Tas priekš manīm ir vissvarīgākais. Un turklāt tādi cilvēki ir kurš var pienākt dzīves. Ja? Tā arī drosme. Es saku Večuk, es saku tev cepur nost, ka tu pienāc, ja, teiksim, uzdrošinājies parunāt. Tas ir fantastiski. Tas jau arī tev jānolaiž ir tā kā savu tā augstprātība, protams, lai tu varētu pateikt, ka kaut ko tas cilvēks tev ir devis. Jā. Un to mēs arī redzam. To mēs redzam, kad tu to dari, un tik tiešām tu iespaido cilvēku dzīves ar to vien, cik tu esi godīgs, ka tu neko neslēpi, tu dalies ar visām, pat arī visgrūtākajām lietām, un par to es tev rītīgi respektēju. Un paldies, ka tu šodien atnāci uz podcastu. Super, paldies tev. Super.